Labs vakars jūs mājās. Labvakar, labvakar visiem. Visām čaklītēm, kas ir atrāvušas sevi no vasaras vakara un ir kopā ar mums. Un paldies. Un tiešām novērtējam to, ka es gan nezinu šobrīd, kāds atkal ir Latvijā laiks, bet vasara vienmēr ir tā, kad gribās vairāk kaut kur ārpusē un negribās vēl sevi noslūkot ar kaut kādām svarīgām domām un lietām. Bet, dzīve ir dzīve un nekas nestāv uz vietas. Mēs joprojām, neskatoties uz gada laikiem, meklējam atbildes priekš sevis, par sevi. Un šodien arī es esmu aicinājusi uz sarunu Litu Liepu. Es domāju, ka daļa no jums Litu zina. Viņa ir bijusi dzīves elpā jau ar kādiem kursiem, kādu gadu atpakaļ, laikam, nav nevis pēdējais kurs bija. Un kaut kā mums atkal tā sanāca, ka es biju Latvijā, un jūs vēl sakat, ka nekas nenotiek. Es biju Latvijā burtiski pēdējā dienā, pirms kaut kur skrēju, pēc kaut kā vēl skrēju, patās jūnija beigās, un vienkārši uzskrēju Litai virsū. Un, un tad mēs esam šovakar ar jums, lai runātu par tēmu. Un nevelti mēs esam izveidojuši šādas te sarunas, tāpēc, ka tēmas, ko mēs tagad arī dzīves elpā kopumā esam plānojuši skart, viņus nav tādas viennozīmīgas, ko var tā fiksi noklausījos, fiksi paskatījos, notestēju, nedara, ir priekš manis, nav priekš manis. Tēmas ir ļoti dziļas, un tāpēc, ka mēs esam sapratuši, un arī jūs droši vien esat sapratuši, ka mēs nekur tālāk netiekam, ja mēs nedabūjam īstās atbildes, par sevi un to, kas ar mums notiek. Mēs vienkārši ir pienācis laiks, ka mums ir jāpārstāj sev melot, mums jāpārstāj dzīvot kaut kādās ilūzijās, ja mēs gribam, piedzīvot pilnvērtīgu šo te savu dzīvi, savu ceļu. Un tāpēc tie aspekti, par kuriem mēs runājam, arī dzīves elpā šobrīd ir ļoti dažādi, jo mēs mēģinām no visām pusēm tikt klāt sev un saprast, kur tad ir tas manējais, kas man varbūt vēl nelaiž vaļā un traucē man virzīties uz priekšu. Un tā mēs nonācām ar Litu pie tēmas par attiecībām. Un par tādu diezgan smagu tēmu, par kuru, varbūt runā, bet vajadzētu runāt vairāk, man liekas, jo daudzi no mums pat nezin, kad mums šī tēma ir skārusi kaut kad, un mēs dzīvojam nost savu dzīvi, un varbūt tās, kad tieši kaut kāds šis aspekts nav tā kā atvērts un kaut kas mūsu dzīvēs buksē, un tās ir par attiecībām, kurās mēs emocionāli jūtamies slikti, par attiecībām, kurās ir vardarbība, par attiecībām, kas mūs pazemina, kas mūsos rada šo upuru sajūtu. Un tā tēma ir ļoti liela un plaša, un mēs, protams, šovakar visu to nevarēsim salikt vienā maisā, bet mums ir turpinājums tam visam. Par to es jums arī beigās pastāstīšu, un jums būs laika domāt par to visu līdz mūsu nākošajai tikšanās reizē, kur būs, laikam, iznāk pēc 2 nedēļām atkal. Jā, tāpēc mēs sāksim šovakar ar šo tēmu. Tātad attiecībās vai attiecībās vai attiecībās jābūt 50/50. Ko tas nozīmē? Jā, tie var būt tās, kas vairāk dzīvojās internetā. Jūs pamanījāt, ka mums ar Litu bija saruna pirmdien Instagramā. Varat arī ieiet dzīves elpas Instagram kontā, un tur ir maziņa tāda īsa
laikam 40 minūšu gara mūsu saruna, jau mēs pišķiņi iezīmējām šo tēmu, bet un šokar mēs gribam viņu paturpināt jau mazliet dziļāk un vairāk un ar domu, lai mēs katrs no jums, lai katra no jums aizdomājās un ieskatās tajos savos dzīves ceļos un mēģina saprast, varbūt kaut kur ir kaut kas, ko es neesmu gribējis redzēt, vai ko es neesmu sapratusi līdz galam, kāpēc ar mani tā notiek. Un man liekas, viens no galvenajiem tādiem, ko mēs gribam jums šovakar nodot, ir tas, ka, lai kāda jums ir gājis pa dzīvi, lai kā, tās nav tikai attiecības starp vīrieti un sievieti, lai kādas būtu šīs tā attiecības bijušas gan ar sevi, gan ar tuviem cilvēkiem. Uh, Jūs esat viennozīmīgi brīnišķīgi cilvēki, un jums nebūtu nav sevi tajā visā, kas ir noticis, jāvaino. Jūs esat unikāls. Un droši vien visas tās pieredzes mums ir vajadzīgas, lai mēs augtu, bet nu ir pienākuši laiki, kad to var izdarīt daudz ātrāk. Nav jānodzīvo dzīve ar sāpes sirdī par to, ka man kādreiz kāds ir nodarījis pāri. Mēs to visu varam pārvērst skaistās enerģijās un piedzīvot daudz skaistus mirkļus nākošajās dienās, rītos, vakaros un soļos. Nu tā, tas no manis tāds mazs. Jā, šis ieraksts arī būs YouTube. Ieraksts būs arī jūsu akadēmijās, tā kā, ja kādam ir kaut kas ļoti skrienošs, tad zinat, kad būs, jūs varēsiet skatīties. Instagram ieraksts gan ir tikai pagaidām Instagramā. Nu, lūk. Nu, tad es došu tagad tuliņu vārdu Litai. Tad Lita ir elpošanas kauč. Lita ir ļoti interesants cilvēks. Un viņas arī pašas dzīves pieredze ir ļoti raiba, ļoti tāda, tā kā viņas tā bilde aizmugurē ļoti krāsaina un puķaina, un viņa pat arī ir ļoti tāds, nu tāds ļoti citādāks cilvēks. Jūs sapratīsiet, tad, kad Lita sāka stāstīt jums un atbildēt uz maniem jautājumiem. Nu, lūk. Un tad varbūt Litiņa sākam mēs, varbūt tu kaut ko ievadam gribi teikt, bet es tad uzreiz tev dodu to, nu, uzdodu to pirmo jautājumu, ko mēs arī tajā reizē runājām Instagram kontā par šīm te attiecībām 50 uz 50. Kāpēc viņas, nu, kāpēc tas tā nav, nē, nu, es nesaku, ka nav, bet lielākai daļai cilvēku, kāpēc šīs attiecības nav 50 uz 50, vai, jā, kas ir tas, jo mēs jau visi sanākam, satiekamies, un mums ir tas sapnis un ilūzija par skaisto kopā dzīvošanu, un kaut kādā brīdī tas, nu, tā kā mainās. Kas varbūt no tavas puses ir iemesli, bet pa priekšu varbūt mums lietiņu tu tādu ievadiņu par sevi, un tā kaut kā lūdzu vārds tev. Paldies, Eva! Oh, paldies, Eva, un paldies, mīļās meitenes, visas, kas esat šeit un šovakar skatāties, un ka jūs tiešām atlicinājāt un laiku nu, atnākt, paklausīties mūsu un īstenībā parūpēties par sevi, jo ar katru cilvēku, ar katru cilvēku, kurš sadziedējās, kuram kļūst labāk, ja viss pasauli kļūst labāk, un tagad, man liekas, tā enerģija ir tāda, kad mostās tieši tie cilvēki, kas ir cietuši, kas ir bijuši sāpināti, kam ir bijis šis te pārdarījums, vardarbība, jā, arī. Viņi arvien vairāk mostās un dziedējās un sāk griezties jā, var teikt, tas viss, tas pagrieziens otrādāk, jā, nav vairs tik nospiedoši, jā. Tad es esmu, jā, ja man Eva saka, kā tev sev jānosauc, tad es saku elpošanas koči, nu tad es pati vairāk kā 10 gadus vadu elpošanas nodarbības, pašizaugsmes sadziedēšanās. Es pati pirmais ceļš, ar ko es sāku savu garīgās izaugsmes ceļu, tā bija elpošanas metode, reversing breathwork, tad elpošana atzimšanai.
Un, un es viņu mācījos arī pie Leonarda Ora, pie cilvēka, kas to metodi ir izgudrojis, izveidojis. Un, tas ir ceļš daudz gadu garumā. Es esmu mācījusies coachingu, mācījusies tantru, mācījusies enerģētiku, enerģijas sakārtošanu, Donna Sīdena, vēl visu kaut ko. Un mācījusies to gan darbam ar cilvēkiem, gan arī pašai priekš sevis, kā, kā man palīdzēt sev. Un tā elpošanas tas pirmais, ar ko es iegāju vispār elpošanā, bija tas, ka tā ir iespēja izstrādāt ļoti, ļoti dziļas traumas, jā, ļoti dziļas, sāpīgas pieredzes. Pirmais doma man bija vispār, es gribēju sajusties laimīga, jā, bet, nu, tad es varu domāt, kā tas vispār ir, jā, ka cilvēks jūtas vienkārši laimīgs, kas tas tās vispār ir, jā. Bet, nu, tad darbs ar traumām, tad, protams, pavērās, ka tur iepriekšējā dzīvu traumas arī ar to mēs varam sadziedēt un izstrādāt, jā, un tā tas ceļš man gāja uz priekšu. Um, un tad, ja es tagad pārvirzos, ja jums ir kādi jautājumi, jūs man jautājiet, jūs man noteikti jautājiet, jo man ir pašai milzīga, milzīga pieredze gan darbā, gan dzīvē, jo arī tas, kāpēc es atsāku runāt par šīm te tēmām un strādāju ar sievietēm, kas ir cietušas no vardarbības, ir tāpēc, ka man pašai ir bērnībām bijusi ļoti smaga vardarbība no abiem vecākiem. Un arī, dzen, manas attiecības ir bijušas ļoti smagas ar smagiem partneriem, ar narcisistiskiem, pat psihopātiskiem. Un es to visu esmu, var teikt, no iekšpuses visu ieraudzījusi, izdzīvojusi. Un tad, kad es aizgāju no pēdējām attiecībām, es domāju, nu tā, vat es tagad reāli varu nepiecelties. Vat cilvēks, kas vienmēr iešurmēja mums cauri, jā, man bija tik traki, ka es varēju, nu, kas nevarēja pat piecelties, kāds tur vispār lūpas uzkrāsots, ja, tu guli un domā ārprāts, ja, kaut tas rītu sagaidīt, un tad es no rīta pamostos, domāju, ja es esmu vēl dzīva, tad ir kaut kāda doma manai dzīvē, tad jau Dievišķi kaut ko ir paredzējis, tad tas nav tāpat vien, ja. Un tā es gāju pamazītēm uz priekšu. Un tad, kad es dziedēju to, tīpaši pēdējās attiecības, es sapratu arvien vairāk, ka es varēšu, nu, ka es varu daudz pilnvērtīgāk cilvēkiem palīdzēt klientiem, jo es ieraudzīju, izzināju tādas nianses, kas man pat vispār, nu, to pat iedomāties nevarēja, jo to tu nevari iemācīties. Kā notiek šī saspēle, ja? Un tad ejot tālāk par mūsu tēmu, ja runa ir par vardarbību, tad, ja mēs domājam vardarbību, tad droši vien lielai daļai atnāk bilde kāds kādu sit, ja tur vīrietis sit sievieti vai kaut kas tam līdzīgs. Bet nē, tam vārdam ir ļoti daudz sejas, ja, un ļoti daudz nianses. Un ir tik smalkas manipulācijas, ka cilvēks pat viņas atpazīt nevar. Jau tur pat nav balss pacelšanas attiecībās, tas ir tik niansēti, tik smalki, ka liekas, ka tās ir normālas attiecības. Ļoti bieži, ja jūs būtu kopā ar pāri, ja, kur ir narcistisks cilvēks, jūs pat no malas nepamanītu, kas tur vispār notiek. Ja? Un ļoti bieži jūs pat varētu, ļoti bieži arī nostājās varmāks, piemēram, narcistiska cilvēka pusē, jo viņam ir harizma un viņš māk to visu izspēlēt, izmanipulēt ar pilnīgi visiem iesaistītajiem. Ja? Un tas upuris, kas ir, es saku sieviete, vīrietis, bet šeit var būt arī sieviete narcisistiska, te var būt brāļi, māsas, draugi. Skolā, darba vidē ir ļoti bieži, jā, šis te novērojams, vienkārši es tagad ielieku iedomu sievieti, vīrietis, nostādījās tātad tā varmāks pusē, vai arī pat nepaman, mīļie, kas notiek, jā. Piemēram, situācija man ir ar bijušo vīru, es ļoti labi atceros, mums ir draugi atnākuši ciemos, ja, un draugi ir istabā, un mēs tur visi esam istabā, un es aizēju uz virtuvi kaut ko, sagriezt kaut kādus uzkodus, pilnīgi normāla, ja, situācija. Un viņš tagad atnāk pie manis uz virtuvi, viņš man nosauc par stulbu, reāli visādiem vārdiem, tu stulbā zos, tu tur esi tāda un šitāda, ja.
nu, iemesls tam viņš tam atrada iemeslu. Tas jau nebija tā, ka viņš vienkārši nāk un man saka, ja to iemeslu jau viņi atrod, ja. Un es sadusmojos, un es uzkliedzu uz viņu, ja, un es aizēju uz pa gaisu, un es biju neskaitāms reizes nervozāk, kā es esmu tagad, ja, protams, ja, ka tev visu laiku manipulē un teiksim, tā čakarē, tu paliec nervozs, ja, un es uz viņu sakliedzu, un viņš aiziet istabā pie draugiem, un es dzirdu, ne jau vienmēr es dzirdēju, ko viņš tur saka, nu es tur palieku turpināt kaut ko darīt. Un viņš saka, kāpēc viņa pret mani tā izturās? Viņa taču ir tik brīnišķīga sieviete. Es viņu tā mīlu, es taču viņu uz piedestālu esmu nolicis, es viņai visu dodu. Un kā viņa pret mani izturās, ja? Nu, viņš jau to nesaka šādā te tonī, viņš jau to pasaka tādā tonī, ka tie cilvēki sāk aizdomāties, kas ar mani nav kārtībā, kāpēc es pret viņu tā izturos, ja? Nu, tā ir ļoti klasiska situācija narcisistiskās attiecībās. Tad ir šīs te divas sejas, un es savukārt to visu dzirdu, ja, un es jau nedomāju, ko viņš te tagad pa teātri spēlē. Es domāju, ārprāts, kas ar man nav kārtībā, kāpēc es pret viņu tā izturos, ja. Jo viņš jau to iemeslu, tam jau bija iemesls, kāpēc viņš man teica, ka es esmu stulba. Es to nevaru, pat to es nevaru izdarīt, jā. Un tagad es vēl esmu sakliegus, un viņš taču tiešām tik labi pret mani izturās, jo viņš arī izturās labi, jo tiem cilvēkiem jau ir tās divas sejas. No vienas puses viņš izturās labi, no otras puses briesmīgi, jā. Tas nekad nav tikai viena tā līnija, ja aiziet tikai viena līnija, tad tas jau ir. Nu, nu, es ceru, ka jums nevienai tāds stāsts nav, bet arī tad, kad ir tikai, tad tā ir tie augtie terori, nu, kā klasifikāts, nu, tad viņš ļoti spēcīgi sit sievu bērnus, tad tas ir ļoti spēcīga fiziskā vardarbība, jā, kas ir, tad tas izskatās jau pavisam savādāk, bet, nu, tad ir šīs divas sejas, jā, tam cilvēkam, un ir šīs, tad ir neviens cilvēks nav tikai labs vai slikts, jā, bet plus arī viņi ļoti labi māk notēlot, izspēlēt šo teātri. Es esmu labs, bet tā ir manipulācijas daļa, un tas ir tas, ko ir bieži visgrūtāk atzīt, kad arī tad, kad viņš bija labs, viņš manipulēja, un to ir nenormāli sāpīgi atzīt. Jo mēs gribam kādas labas atmiņas, mēs gribam būt mīlēti, mēs gribam būt, nu, lai tomēr ir bijis labi, tikai kaut kas kādam, tikai viņam, zina, tāda ideja, viss jau bija labi, viņš man mīlēja, tikai viņam šat tad aizbrauc širms, ja, jo man arī bija aizbrauc širms, negribās pieņemt. Nu, kaut kādas mēs tur tās attaisnojumus savā galvā izdomājam, bet ļoti grūti ir to pieņemt, kad arī tā labā puse ir bijusi spēle, jā. Tad tās ir šādas te niansētas sarunas, šādas te niansētas lietas, varbūt, piemēram, meitene grib nu, no rīta guļ gultā, ja, es redzēju kaut kur filmiņu internetā, un un tas ir gan par manu dzīvi, gan arī tas ir tie piemēri ļoti līdzīgi, ļoti bieži, ja. Tad tu viņu apķer no rīta gultā, un viņš atraujās nost, tu aizēji taisīt brokastis, un viņš pēc tam, tu prasi, kā tu gulēji. Nu, labi, līdz brīdim, kad tu man pamodināji. Tu zini, ka man nepatīk, ka no rīta modina. Ja? Un tas nekas, ka viņš nakts vidū var pamodināt un tā tālāk, ja? Un tā, ja. Bet, nu, tāda attieksme. Tas no vienas puses arī var izskatīties, mēs katrs kādreiz jūtamies burkšķīgi, ja. Bet tur ir, mēs. Zinat, kā ir iekšēji cilvēki, mēs vienmēr saprotam, nu nē, tas nav vienkārši burkšķīgi, jā, tas nav, tu jūti, ka tur kaut kas nav tā cilvēka sejas izteiksmē, cilvēka acīs tajā visā notikuma un komunikācijas ķēdītē, tas ir skaidrs, ka tas nav vienkārši burkšķīgi. Ja, ka tas ir vienkārši daļa no šīs komunikācijas. Ja? Un tā komunikācija ar tādu cilvēku jau nesākās. Viņš jau nesaka, es ar tevi manipulēšu, šeit tev uzšaušu, ja? Es esmu pilnīgs kretīns, ja tu būsi man enerģijas baterija. Ja? Viņš saka, nu tā jau tu teiktu mekot. Ja? Kurš tad iejauc tā attiecībās? Un tās attiecības ļoti bieži sākas ļoti skaisti. Ja? Ir ļoti daudz mīlestības apliecinājumu, ir cik tu esi skaista, cik tu esi brīnišķīga, cik tu esi gudra, dāvina puķis, dāvina ziedus, ja?
Laikam viena tāda ekstrēmākā lieta, varbūt jūs zinat, tādu ir tas Wolf of Wall Street. Es neatceros, kāds tas vārds tam cilvēkam bija, bet ir tā filma ar DiCaprio, ja? Un tas vīrietis, viņš tur milzīgs, nu, ar tiem brokeriem izkrāpt milzīgas naudas, bet, var sakot, tas ir reāls cilvēks, kuram bija reāla sieva, ja? Un tā sieva, tas, nu, viņš ir izteikti manipulatorisks, narcisistisks, un viņš saka, tad tajā un es klausījos interviju ar viņu, un viņa teica, sākuma periodā, tad, kad tā iemīlēšanās periods ir, jā, tas skaistais periods, viņa saka, es ienāku mājā, man visa istaba ir pilna ar ziediem. Un nu, tas ir tāds ekstra variants, jā, man nekas tam līdzīgs nebija, jā, daudzām sievietēm nav bijis. Bet tad, kad tu saņem šo te tādu, nezinu, tur puķu pušķi, pēkšņi kaut kādu pārsteigumu, tur labus vārdus, viņš raksta skaistas īziņas jā, no rītiem, piemēram, tev liekas ļoti skaisti, un tas ir ļoti patīkami, bet tai pašā laikā ir iekšēji sajūta, ka kaut kas nav. Bet no otras puses ir ļoti patīkami. Kaut kas nav, bet no otras puses ir ļoti patīkami. Un tad mēs to kaut kas nav sākam kaut kur buhņēt projām. Bet tā iekšējā balss ir parasti tā, kas var paglābt no šī te visa. Un tagad droši vien par 50 uz 50, jā, Eva, mēs tagad ejam runāt par 50 uz Nu, 50 jā, mums tā kā attiecībām. tā doma ir, ka šovakar vairāk mēs mēģināsim izšķidāt Jā, jā. šīs tā attiecības 50 uz 50, jo piemēram, bija ļoti interesanti, ka tad, kad tu man, kad mēs sākām par to runāt, un tad tu teici tā, kad bieži vien, kad sieviete šajās te attiecībās, kuras nav 50 uz 50. Viņas vienkārši tik ļoti nu, tā kā aizraujās ar savu pašizaugsmi, ar sevis attīrīšanu, attīstīšanu un pilnveidošanu, lai viņa piekļūtu tam 50-niekam, jo viņa varbūt ir kaut kāds 30-nieks, ja? Un ka viņa īstenībā sevi grauj ar to. Ka tas nedod viņai, jo viņa tiecās pēc tās vienlīdzības, kura viņu rauj lejā visu laiku. Nu, es nekad par to nebiju aizdomājusies, iespējams, ka ir ļoti daudz tādu cilvēku, kas izmisīgi grib būt visideālākais un labākais tam cilvēkam, kurš varbūt tās ar viņu manipulē visu laiku, ja? Un viņš nesaprot, viņš dara visu, un viņš nesaprot, viņš vienalga nav labs priekš viņa, viņš vienalga ir, joprojām viņš saņem visādas pārmetumus un tā tālāk. Izrādās vaina nav tajā cilvēkā, tāpēc man liekas tas pieņēmums 50-50, viņš ir ļoti tāds trikī, tur tā vajag jāuzmanās. Tā bija, ja runa par 50 uz 50, tā bija viena no tām lietām, viena no pirmajām, kas man ieblies kā pa galvu, kad es saprotu, man vispār ir jāpieiet savam tam atlapšanas procesam pilnīgi savādāk. Un to starp citu daudz nezinu. Es jau arī stāstīju, laikam, vai ievai vai kur, kad es Amerikā mācījos pie Euro, un tā ir top klases pasniedzēji. Un viņi arī saka, jā, bet ir 50 uz 50 un 50 uz 50, jo man vīrs, kad es biju Amerikā bijušais, viņš man draudēja nogalināt, viņš man draudēja atņemt bērnus, viņš tur rakstīja esejas, cik es esmu drausmīgs cilvēks, jā. Un viņi saka, jā, bet attiecības ir 50 uz 50, tev jāskatās uz saviem 50. Nu, ko es daru? Es eju un skatos uz saviem 50, jā. Es tā arī skatījos tur, tad, kad no viņa aizgāju, skatījos 50 uz savās nākošajās attiecībās, man tas bija vispilgtāk ar savu pēdējo partneri, jo es jau biju ar sevi, cik strādājusi, es jau biju ar sevi strādājusi, es jau pat ar cilvēkiem biju strādājusi. Un es taču zinu iekšējo izaugsmu, un es tikai ar sevi strādāju, lai uzlabotos attiecības. Un viņš māk arī tā pateikt, ka tu saproti, nu jā, nu vai nu taču ir manī, jā, man tagad ir jāstrādā, un viņš tagad ir tik forši, jā.
Un, un es ļoti, ļoti strādāju ar sevi. Es meklēju, kā man uzlabot, kā man strādāt ar savu pašvērtējumu, jā, kā man piestrādāt, kā man skatīties uz attiecībām, kā man darīt to, kā man darīt šito. Un tu mēģini visu kaut ko, jā, tu jau mēģini tādu tehniku, tādu metodu. Tu jau tur esi sevi izracis līdz neprātam, un kā nav, tā nav, jā, tas tā kā skriet un gauss ienā. Un tad, kad es no viņa jau biju aizgājis, un tad, kad es konkrēti sapratu, ok, es tagad es konkrēti strādāju ar tām traumām, kas man ir, nu, izējot no tā, kas ar mani ir noticis, tad man sāka atnākt tev viens video, es ar terapeitu strādāju, šīs attiecības nav 50/50, un es, wow, nopietni, ja? Viņas vispār nevar būt 50/50. Tas a priori nav iespējams. Ja? Tur ir tas, nu, tur ir patiesībā praktiski 100/0, jo tevis, nu, tu neesi, redzat, tad, kad divi cilvēki, nu, līdzvērtīgi, nu, teiksim, normālās attiecībās, ja mēs to varam nosaukt par normālām, nu, ieliksim to klasifikāciju, tiešām divi cilvēki nāk attiecībās, ja? Tu man patīc, ja? Nu, es runāju par vīrieti, sievieti, bet tas ir arī jebkuru, ja? Tad tu man patīc, es tev mīlu, un mēs abi, mums abiem ir raksturi, ja? Mums abiem ir savi niķi, savi stiķi, savas sliktās, savas labās puses, kā visiem cilvēkiem, bet es nāku, un viņš nāk, mēs nākam gatavi veidot attiecības. Mēs abi nākam gatavi kaut ko veidot kopā, pieņemot viens otru un pieņemot tādus, kādi mēs esam. Jā, nu skatās, es tev tagad šita nepieņemu, nu tad man, ne, nu tad sākās, nu kaut kādi kašķi, varbūt viss kaut kas, taču strīdi, jā. Bet abi ir vienlīdzīgi ieinteresēti izveidot attiecības. Un pats galvenais, ļoti svarīgi, tad, kad jūs vispār runājat, domājat par attiecībām, lai abiem būtu viena vērtību sistēma. Jā, nu, vienāds līdzīgas vērtības sistēmas. Nu, bet, ja ar abi nevar būt tā, ka vienam interesē tusēt pa naktīm, jā, un otram interesē veidot ģimenes dzīvi un dārzu rakt sestdien, svētdien, tad ir dažādas vērtības sistēmas, nu, nesanāks tur, jā. Bet tad ir doma, ka kad abi veido kaut ko kopā, bet šeit ir tas, kad, nu, nāk, nu, piemēram, tā sieviete, meitene, viņai ir, mums visiem ir sapnis, vīzija, kaut kāda bilde, ja, kā tad būs ar to cilvēku, kā man izskatās mīlestība, kā man izskatās attiecības, ja mēs satiekam, nu, kaut kā, lai arī kā, nu, es tagad esmu šeit un tagad, un es nefantazēju, nedomāju priekš, nu, kaut kāda vīzija jau katram cilvēkam ir. Mīļās, tās joks ir tāds, ka tas konkrēti atšķirās no tā, kas tam džekam tādam ir. Jā, vardarbīgam. Viņam principā ir, viņa kalpo man, viņa izdara visu man pa prātam, un tad man tikai būs labi. Es nekad ne par ko neesmu atbildīgs, es nekad ne pie kā neesmu vainīgs, pasaule ir priekš manis, pasaule darbojas priekš manis. Tad, kad tā nenotiek, es daru visu, lai tas tā notiktu. Jā. Es manipulēju, es spēlēju spēles, es spēlēju teātri, ja jau arī es fiziski iedarbojos, ja, bet visi vienmēr būs vainīgi. Es darīšu visu, lai es nebūtu vainīgs, atbildīgs. Es neesmu ne pie kā atbildīgs, ja, tikai labās lietas. Un man vajag visu uzmanību, ja, tas ir narcisistisks. Un tajā gadījumā tev šita nav viss. Viņš tagad sāk spēlēt. Un viņam ir viņa teātris, un viņš tev dabū iekšā teātrī pa visām darītēm. Ir tā sauktais shared fantasy, dalītā fantāzija. Mums vienmēr ir tās dalītās fantāzijas, kad sajiet divi cilvēki, bet te ir viena cilvēka fantāzija, un viņš darīs visu, lai tu būtu iekšā tajā fantāzijā, un viņš tev, nu, patiesībā viņš iznīcina to otru cilvēku. Plus arī, nu, viņiem ir tā, nu, reāli ir tas, ka tiem cilvēkiem ir vajadzīgas tavas sliktās emocijas. Jā, tas ir, viņam vajag, lai tu jūties slikti, tad viņš jūtās labi. Un tas ir ļoti smagi un ļoti bīstami, jo tad, kad mēs esam ar otru cilvēku, mums gribās dalīties ar labām lietām. Tev gribās aiziet, klausies, mīļais, zini, man tik forši, nu, piemēram, klausies, reku, man ar Evu būs saruna, tur ir bām, uzreiz, jā. Viņam tas ir viņš to manu prieku, un viņš darīs visu, lai nograutu to prieku, jā. Plus arī tādās attiecībās vienmēr ir greizsirdība, ja ir, nu, narcisisms iekšā, bet, nu, tad
Atcerieties, visi sociopāti un psihopāti ir narcisi, ne visi narcisi ir sociopāti vai psihopāti. Jā? Tas tā kā tiem tas nāk klāt komplekts, tas varbūt bez tā komplektiņa. Jā? Un ne visi narcisi ir toksiski, ne visi toksiski cilvēki ir narcisistiski. Tās ir ļoti nopietnas diagnozes, jā, bet mums jau pietiek ar toksisku cilvēku, lai saprastu, man tas ir slikti šī, tad es to negribu, jā, man jau nav tur jāstāda diagnoze viņam, jā. Uh, tad viņam vajag, lai viņš ir nu, lielāks, galvenāks par visiem. Ja viņam, tiem cilvēkiem ļoti bieži tajā attiecību dominancē, kad sieviete neuzkāps augstāk pa viņu. Ja, ja viņam ir draugi vai kolēģi, viņi visi būs bišķiņi zemāk, viņš var pienākt tuvu vai kā, bet nekad ne augstāk. Ja, nekad ne augstāk. Nu, tad es tagad eju stāstīt par saviem panākumiem, saprotiet, kas notiek. Es nevarēju saprast, kā, ja es bijušiem vīram, kā es viņam kaut ko izstāstu, man nekas nesanāks. Nu, vat reāli nesanāk nekas. Jā, vat tā var būt, jā, ka tev tiešām nesanāk. Jā, tā ir enerģija, kā viņi to nodara. Un tie ir tādi cilvēki, kas atverat, ka viņi ir dzimuši manipulātori. Jā, viņi nav to iemācījušies, nav tāda manipulātora, narcisa varmākas skola. Viņam tas ir tāds talants, tas viņam nāk, nu, tā ir viņa izdzīvošana. Saprotat, viņš citādāk dzīvot nevar šai pasaulē, tas ir viņa vienīgais veids, kā dzīvot, jā, un līdz ar to viņi ir nenormāli labi tajā. Jā, Nē, jautājuma. es vienkārši sasmējos, jo es iedomājos. Es arī, godīgi sakot, esmu bijusi kādu laiku attiecībās, šajā zemē, kur es dzīvoju, vispār, man liekas, vīrieši ir narcis ļoti daudz. Un es esmu kādu laiku dzīvojis attiecībās, kur ir šis narcisms. Un es tagad vienkārši man nāk tagad rēciets visu. Es iedomājos, ka tas mazais turks, ka viņš uzstāda tās savas prasības, un manipulē. Varbūt no sākuma es to nesapratu, bet tad, kad es to sapratu, es jau sapratu to, ka kaut kas tur nav īsti kārtībā. Bet tas mans ceļš, mana izvēle un tā tālāk. Un tas ir tik smieklīgi, ka tu sāc saprast, ka tas cilvēks ar tevi grib manipulēt, bet tu jau vairs neļauj viņam. Un viņš vienkārši vesās ārā no tā, ka viņš ar visādiem veidiem mēģina tevi pakļaut un tā kā iebiedēt. Un tu saproti, nē, man šits vairs nestrādā, šits ir, ja. Un ļoti labi to var redzēt. Un tad paliek mazliet gandrīz vai skumji, kad tas cilvēks pats to neredz, cik ļoti viņš spēlē šo teātri, cik ļoti viņam ir normāli melot. Tas viņiem nav nekas, man liekas tā, ja, kad nav, viņš pats tic tiem saviem meliem. Man liekas, ka tas arī ir raksturīgi šiem te cilvēkiem. Un arī man ir bijušas, manā ģimenē ir, vecākos ir bijuši, man bija ļoti, es ļoti mīlu joprojām savu tēti, neskatoties to, ka viņš ir jau debesīs, bet mums nebija viegli. Viņš bija ļoti smagi rakstura cilvēks, un viņš mīlēja iedzert. Un tad, kad viņš iedzēra, tad es pieļauju arī, ka mana paudze daudz kaut ko tādu līdzīgu ir piedzīvojuši. Ja? Tad, kad viņš atnāca mājās, tad bija milzīgi skandāli vienmēr. Un otrā rītā, ka viņam vai nu mamma vai kā brauca virsū par to, ka tu vakar vispār zini, ko tu vakardien izdarīji, tu vakardien vispār atceries, ko tu vakardien runā. Nē, es neko, kādas muļķības, es taču neko tādu, mīļie cilvēki, ja? Un viņš tev vienkārši, un tad tu sāc justies sūdīgi, slikti, atvainojiet, no tā, ka tu tā kā liekas, ka tu viņam, tā kā kaut ko aizrādi vai kaut ko pasaki, un ir nākošā reize, un ir tas pats stāsts, un šādā te veidā. Jā, un mēs to nemanām. Mums tas liekas, ka tas ir mūsu ģimene, mūsu stāsts, bet tas viss atstāja kaut kādas sekas tālāk mūsu dzīvēs un mūsu attiecību veidošanā. Un es pieļauju, ka te nav neviena 18, 20, varbūt ir 20 gadīgas meitenes, bet es domāju, visas ir tādas jau sievietes ar pieredzi un saviem stāstiem un savu dzīves ceļu.
Man liekas, ka šobrīd svarīgi ir vienkārši apzināties, kur mēs katru atrodamies šajā, nu, attiecību jautājumā, ja? Un svarīgi, man liekas, ir viens no tādiem svarīgākiem punktiem ir atpazīt sevi, kas es esmu šajās attiecībās, un to pieņemt, jo tikai tad mēs varam sākt kaut ko tajā visā mainīt, vai ne? Jā, pieņemt, atpazīt. Vienkārši, um, ja ir, nu, ja ir sajūta, ka kaut kas nav kārtībā, ja kaut vai intuīcija, nu, kaut vai liekas, es jūdzos prātā, viss tad jūku prātā, viss taču ir tik forši paraugu ģimene, ja, man ar bijušo vīru, man draugi teica, jums zelta putekļi apkārt lidoja, ja. Jums viss bija, come on, jā. Mm. Es nezinu, cik reizes es grasījos, mēs dzīvojam Spānijā, es biju sameklējis, meklēju, kur ir kaut kādas tas sieviešu atbalsta centri, jā, kur man būtu jādodās, jā. Es nezinu, cik es reizes domāju, ka kaut, nu, kad tu kaut kur, nu, kad ir pilnīgā čauja, jā. No ārpus tas var izskatīties labi, un kāpēc tad tu neaizēji? Jo tev liekas, ka tomēr jau nav tik traki, vai arī nu, gan ir šī kognitīvā disonance, gan ir bailes, gan ir nevēlēšanās pieņemt realitāti, gan ir manipulācija. Un tad es pat atceros, viņš man vienreiz bija iemaucis ar somu, ja, un, nu, drausmīgs strīds mantas pa gaisu matu un tā tālāk, un es eju skatīties, vai mums ir vardarbīgas attiecības, un es aizēju atrod kaut kādu video, un tur nav uzraksts, nav pateikts tas, kas starp mums notiek. Zinu, nē, tad jau nav vardarbība, tad jau viss ir kārtībā. Ja? Tas ir prāts, viņš uztais kaut kādu tur triku, jā, lai tu to nepamanītu, jo to ir ļoti smagi pamanīt. Tur jau apakšā Tad ir pirmkārt domāts. nevajag brīnīties. Nē, Tad pirmkārt nevajag brīnīties, ka to, es pabeigšu labiebu, nevajag brīnīties, ka to nepamanu. Otrkārt, nevajag justies vainīgam, ka tu esi iekūlies tādā, jā, jo tā nav, tur ir nulli tā cilvēka atbildības, kurš kļūst par manipulācijas upuru, jo tu neko nevarēji tur izdarīt, principā, jā, jo, zināt, liekas, ka, ja ir bijusi vardarbība bērnībā, protams, tie cilvēki viennozīmīgi ir super upuri šitam visam, jā, bet arī cilvēki, kuriem ir bijušas normālas un veselīgas ģimenes, iekuļās sievietes tādās attiecībās, nav tikai tas viens. Un noteikti nevajag domāt, ka es esmu muļķi, kad es tādā biju un paliku vai slikta, bet īsnībā jau reāli mīļās jūs, nu, mēs palikām, bijām vai esam tādās, tāpēc, ka mēs esam mīlošas sievas, mīlošas mammas, labas mammas. Jā, un labi cilvēki. Jo tur ir tas paradoks, ka domā, ka es biju muļķi, ka es paliku, bet es paliku tāpēc, ka es biju tieši forši, ka es paliku. Jā, es centos. Jā. Labi, Eva, saka, nē, atvainojies. nē, tu vari stāstīt tālāk. Es vienkārši gribēju pieminēt to, kad ir tā, ka, jā, man pazuda doma, bet labi, es to viņu dabūšu par, jā, jā, viņu man ir te patās par attiecībām, ko es gribēju, jā. Labi, līdz tu man pazuda doma. Tas ir normāli. Nē, es, Un viņi ir kaut kur te padās. Es vienkārši, es gribēju par to, kad, jā, atcerējos par baiļu sajūtu un par to, ko tu teici par mīlošām sievietēm. Ir jau tā, ka ja mēs tiešām esam attiecībās, kurās vismaz sākuma posmā ir bijuši šī mīlestība un uzticēšanās, mēs jau visu laiku tā kā, nu, ceram, ka tas cilvēks ar katru nākošo reizi tomēr mainīsies un pienāk nākošā reize un atkal nekas nemainās. Un tāpēc tam jau iestājās tāda baiļu sajūta. Es saprotu, ka ir, nu, kad šits tālāk vairs nevar turpināties. Ko darīt? Darīt ir jādara man. Es jau nevaru viņu sūtīt vai vēl kaut ko. Man ir jābūt tam, kas spēr to soli, un tas atkal nes līdzi kaut kādu citu atbildību. Tas nes līdzi kaut kādas bailes. Nezinu vispirmām kārtām, kas notiks ar mani, ja es viņam tagad pateikšu, es no tevis šķiros. Ja? Tur ir nu, daudz visa kā, kāpēc tās sievietes tomēr paliek un cieš tajās attiecībās un mēģina to visu, tā kā jā, kaut kādā ilūzijā, kaut kādā burbulī ielikt, lai, un iestāstīt sev, ka nav jau nemaz, tā kā tu teici, nav jau nemaz tik slikti, jā.
Bet tur apakšā ir milzīgas bailes par to, kas notiks pēc tam, tad, kad es spēršu šo soli. Ui, tur ir milzīgs bailes, un patiesībā jau tad, kad tu esi tik tālu, ka tu esi gatavs, ka tu gribi iet projām, tev jau tā galva ir tā samalta, ja, ka tev jau, tas proti, tev, nu, tā pašapziņa, ar kādu es iegāju pašpārliecību, un turpat man bija vēl, ko strādāt ar pašpārliecību, bet pašpārliecība ar pašapziņa, ar kādu es iegāju pēdējās attiecībās un ar kādu es iznācu, tas ir vispār neaprakstāms, ja, man vispār nebija, ja. Man bija pazudusi identitāte, es vispār, tā kā tevis vairs nav, tas tā kā izdzēst, jo tas ir tā kā, un tas jau nenotiek ātri, tas notiek pa pilītei, pa pilītei, pa pilītei, tad, respektīvi, tad, kad sieviete grib iet jau projām, viņa jau vairs nav tā, kas varēja aiziet, jā. Nav vairs, un ir, un ir kaut kas, ar ko tas cilvēks parasti pietur pie sevis, jā, piemēram, materiāli atkarīgi. No pirmā vīras bija materiāli atkarīgi, jā. Uh, ka, ar otro man bija kaut kāds tur garīgās ilūzijas, atnevis tuftu kaut kādu pilnīgi, jā, un domas, ka es varētu arī, nu, arī es biju samiksējis visu biznesu ar viņu kopā, es biju pilnīgs murgs, jā. Bērni ļoti bieži ar bērniem manipulē, ja tad sieviete uztrauc, tad man, nu, kur man būs darbs, kur man būs bērni, ko viņš vispār izdarīs, kad es aiziešu, jā. Un vēl ļoti bieži saka, tev neviens nemīlēs tā kā es mīlu tevi, tad kurš man vēl pēc tam vispār gribēs, jā? Dažādas bailes, tiešām reāli dažādas bailes ieslēdzās, un tas, tad, kad jūs saprotat, ka jūs esat tādās attiecībās, ir ļoti ieteikums klusu un ātri blēkt un tiešām klusu, jā, jo tas var būt bīstami, bet principā, ir jābūt ļoti uzmanīgam. Jā, ejot arī projām no tādām attiecībām, jums noteikti vajag pie kāda griezties pie speciālista, runāt, prasīt, ar kādu, nu, arī, ja jums ir draugi, jā, kā tieši aiziet, jā, jo es esmu ļoti laimīga, kad man ir bijusi iespēja viegli aiziet un ātri, jā. Tas viegli ir pēdiņās viegli, tas nekad tāpat nebija viegli, tas bija smagi, bet es varēju aiziet, jā. Es zinu sievietes, kuras nevar aiziet, jo ir slaveni vīri, slavens vīrs, jau viņš ir visus nostādījis pret viņu, jau, un turpat ir arī citi cilvēki, kas redz, kas saka, jau, tas ir sviests, ko viņš runā, jau, un viņš jau ir bērnu padarījis par emocionāli slimu cilvēku, ja viņam sieva ir, un viņi nevar aiziet. Jo ļoti bieži šādi cilvēki taisa tā sauktos smear campaigns, ka viņš, tad, kad tu aizēj no viņa, jā, viņš uzsāk ļoti, ļoti smagu to kampaņu, jā, tevs iznīcināšanas kampaņu, jā, tad ir jābūt uzmanīgam, jā. Atcerieties, bailes nevienmēr, ai, man tagad ir jāatbrīvo bailes, man tagad jātiek vaļā no bailes. Ošo teica, dzīve sākas, kad bailes beidzas. Ziniet, tas ir droši vien ļoti labs teiciens, jā. Bet, bet bailes ir viens no izdzīvošanas instinktiem. Tās bailes saka, ka kaut kas nav kārtībā, man ir jāuzmanās, jā, vajag paskatīties jau, man ir iemesls tām bailēm, jā, tad ko man vispār darīt tādā situācijā, vajag griezties pēc palīdzības, kā man vispār, nevis, es tagad sapratu, tu ar man manipulē, vecīt, tu ar man manipulē, es eju projām, vai ne? Tas, ja tas būtu tik viegli, tad tas būtu ļoti labi, jā. Jā, Gunita raksta, mēs esam empātisks, tas ir plus un reizē mīnus, jo ar to mēs tiekam izmantotas. Jā, viennozīmīga empātija. Jā, empātija tas ir tas, ar ko tiek izmantots. Jo, un tad ir no empātiskiem cilvēkiem, nu jā, ir arī vēl šis te žēlums, jā, un vai dieniņ, vai kā viņš ir cietis, jā, es, es atceros, kad es jau biju viss čemodāns no bijušā vīra sakrāmējusi. Bet tu taču atceries, kā es bērnībā esmu cietis. Man neviena cita bez tevis šai pasaulē nav.
Es starp citu atcerējos, Jā, būtiski, kamēr tu teici, man atkal es atcerējos to, arī to savu. Mani var ļoti iežēlināt ar to, ka vajag kādam palīdzēt. Es jā, esmu gatava jā, jā, skriet, un nu jau jā, vairs nē, nu jau es esmu jā. bišķi citādāk. Un es atceros, ka tajā vienā reizē, kad nu, mēs vairākas reizes, nu, Turcijā tas tā ir normāli. Iet un nāk, un tad beidzot aiziet. Un vienā no tām reizēm, kad nu, jau viss, nu, skaidrs, nu, nesanāk mums nekas kopā, nu, nesanāk viss. Un cilvēks atnāk pie manis un sāk stāstīt, ka viņam šobrīd ir ļoti slikti. Viņš pat bija iesaistījis kaut kādus savus draugus, ka viņam šobrīd ir ļoti slikti, viņam ir vēzis, ja, un kā vispār es iedomājos atstāt cilvēku vai vispār, nu, ko es par iedomājos, es tagad atstāšu cilvēku, kurš ir slims ar audzēju, un es nezinu, cik man ir atlicis vispār, un tā tālāk, un es beigās domāju, upā. Bet kādu laiku es sapratu, nē, šits atkal bija kārtējais mēģinājums ar mani manipulēt, ja. Bet, nu, es jau vairs tā kā neparakstījos, bet nu, īstenībā ir vēl, un tas varbūt nav par tēmu, bet man liekas, ka viņi ļoti bieži šie cilvēki piesauc arī nu, it sevišķi tad, kad viņi sāk tur atceries, kāda man bērnība, vai re, kur es esmu slims, vai tā tālāk. Vismaz tā mana pieredze ir tāda, ka šie cilvēki, tās dzīve viņam izspēlē šo situāciju, bet iespējams ar tuviniekiem. Ļoti, Saslēgt jā. kāds no Jā, tuviniekiem, tā, ja? nu, jo tas ir ļoti smagi paņemt, viņš arī Jā, pats pēc tam i- i- sasniedz. Tas ir ļoti smags, jā, nu, tie ir smagi mēli, jā, bet, jā. nu, tas ir ļoti, nu, protams, tie likt, zinat, liekas tā, es tagad te esmu sagrauta pēc tā visam, viņš dzīvo cepuru kuldams, nu, beigās jau nekādu cepuru viņš tur nekuļ, ja, nemaz tik krūti nav. Mhm. Runājot par empātiju, zinat, tas ir, um, tad šīs te visas labās īpašības, kas ir cilvēkā, kāpēc viņš vispār paliek tādā, jā, ar ko ar viņu tieši arī manipulē, kāpēc mēs tajā iekuļamies, jo tam nav klāt vieduma un robežu. Nē, es nesaku, ka tā nav vieda dvēsele, zinu, ka man dvēsele arī ir vieda, bet tur nav tās, zina, tādas slīpētības šīs dzīves, jā, tādas, zina, tādas, vot, nav īsti tās izpratnes, kas ir labs un kas ir ļauns. Kaut gan liekas, ka ir, bet nu nav, ka tas ir labi pateikt nē. Ja tu redz, ka tev melo, tas ir labi pateikt nē, ka man tur tagad mēģina iežēlināt. Es neesmu atbildīgi par tavu bērnību. Tas, ka tev smagi bērnība nedod tiesības pret mani slikti izturēties, ja? Nu, tā nav mana atbildība. Šīs te empātiem šīs te pieredzes ļoti bieži notiek, lai viņiem visām tām labajām īpašībām un tai empātijai atnāktu klāt tā dzīves gudrība, kas ir iemācām tikai aizejot otrā pusē šim te. Ja? Jo, nu, viennozīmīgi, nu, nākošais, nu, tu esi pilnīgi cits cilvēks aizejot visam tam klāt otrā pusē, un tad tai empātijai tad tā labajai sirdī, ja, ir pienākušas klāt vēl šīs te īpašības, ka mēs tos savus pērles nekaisam cūkām, par tiešumu, ja. Tu jau izvērtē, un tu esi dabūjis tādu ļoti spēcīgu mugurkaulu galu beigās, ja. Bet, nu, tam ir jāiziet cauri. Un, Man tad tā, un empātijas, starp citu, mīļās meitenes, atcerieties, mēs drīkstam būt empātisks arī pret sevi un liekas, maigas un mīļas izturēties labi pret sevi arī vispirms. ar to ir jāsāk. Jo tur ir jāsāk Starp viennozīmīgi. citu, man liekas, es Instagram kontā, ka mēs runājām, tad es teicu par šo te vardarbību un par attiecībām. Pilnīgi noteikti var sākt ar attiecībām ar sevi, vai kā es izturos pret sevi, cik es ļoti, nezinu, manipulēju ar sevi, iestāstu sev kaut ko, varbūt arī kaut kāda mēra. Nezinu, mentālā vardarbība es varu pati ar sevi. Un tad jau ir atkal tas, ka tā pasaule jau savākās riņķī, ja tu pati, nu, tā kā izturies pret sevi slikti, tad, nu, tev pievelkās ar enerģētiski kaut kādas situācijas tādas, kur tev kāds kaut ko māca un liek saprast. Jo Un, tas cilvēks jau tikai pastiprina to, ko tu dari par sevi. Un, jā, tāpēc, un te ir tas, ka
Bet tas ir no, tad es jau tā pret sevi esmu izturējusies. Tie mēs runājam, ka tas nāk no bērnības, un starp citu reāli nevajag būt tā, ka vecāki tur sit bērns, vai vēl tas būtu ļoti dažādi šīs te attiecības. Redz, kā vecāki viens pret otru izturās, ir redzēta vardarbība, vecāki alkoholiķi. Šīs te, kad ir kāda mīļākā, ja, piemēram, mamma pārdzīvo, kā tēvs laiž pa kreisi, nu, protams, ja ir vardarbība pret bērnu izvērsta kāda veida seksuālā, fiziskā, vārdiskā, ja, un vardarbība arī ir tāda, kad vecāks ir izdomājis, ka bērnam ir jābūt teicamniekam, un viņš ar visām varēja mēģina to panākt, tā ir vardarbība. Ja? Vecāks ir izdomājis, ka bērnam ir jābūt ārstam, un viņš ar visām varēja mēģina to panākt, un bērns tur ir dziedātājs. Ja? Tā arī ir sava veida vardarbība, ja, jo mēģina panākt, lai izpildat manu prasību. Un tas var būt reāli ar mīlošiem nolūkiem. Tas var būt mīlošs vecāks savam mūžā, nesaprot, ko viņš dara. Jā, bet tas ir. Es nesaku, ka tas ir slikts, nu, ka slikts cilvēks uzreiz, jā, bet ir jāsaprot, ka tas atstāja tam otram cilvēkam smadzenēs tādu noteikti vienu no lietām, ko atstāja, ka jūtas vainīgi, ka neizpildot prasības, jā. Tad, ja ir likts būt ārstam, ja grib būt dziedātāja, tu jutīsies vainīga uzvalkot to kleitu, kas tev patīk, un neuzvalkot to, kas otram patīk. Un redz, ka manipulātoram ir, viņam jau ļoti bieži arī tā ir kontrolē svaru, kontrolē apģērbu, ka tur jau nekas nav jādara daudz, ja viss ir gatavs, jau jūtas vainīgs, neizpildot otru prasības. Un ļoti lielu sekas atstāja arī skolas dzīve. Ja, mums bija lielākā daļa skolotāji bija ļoti agresīvi, ja, un matemātikas skolotāji mums bija cilvēks, ko principā viņu vispār ir jābūt vajadzīgs izolēt no sabiedrības. Nu, ka tu vari kliegt uz bērniem, jūs esat idioti, dūmi, muļķi, nu, histērijas taisīt, reāli pazemot, taisīt histērijas, ja. Un tādas, nu, narcisistiskās dusmas, ja, bet tas ir normāls skolotāji, viss kārtībā, ja. Mūsdienās, paldies Dievam, tas ir mainījies, un mīļie vecāki zinat, kad arī, ja kas ir vecāki, mums bija bērnam pagājušajā gadā skolā bija, nu, skolotāji draņķīgi, ja, un nevar iemācīties bērnu, un tad viņi dusmojas, nu, tagad jau vairs neviens tā neatļauj sārdīties kādreiz, bet, nu, bērni nevar iemācīties dusmīgi, nav forši, vecāki uzrakstīja iesniegums un nomainīja skolotāju, ja. Tā kā mēs varam kaut ko panākt mūsdienās, tad jau tas bija pilnīgi normāli, ja? Nesiti to labi, ja? Tad tas atstāja šīs te sekas, kas var ievest manipulatīvās attiecībās. Tu nepamato manipulāciju, jo tu pat ar sevi manipulē. Tu vaino sev par to, ka tu neesi izpildījis kādu cilvēku prasības. Tu nejūties pietiekoši labi tādu, kāda tu esi. Tev liekas, ka tev sevi ir jāuzlabo, lai. Ja? Tev liekas, tev ir jāuzlabo, lai tev būtu tas, lai tev būtu šitas, lai tev būtu tas. Tas nav vienkārši tā, es esmu pietiekuši labi, es vienkārši esmu. Ja? Es esmu pietiekuši vērtīgi, jo es vienkārši esmu. Ja? Tāda izpratne ļoti bieži mūsos, mēs ar sevi strādājot, viņi tur pamazām var atnākt, ja? Bet viņas principā nav pārsvarā lielākai daļai cilvēku, tīpaši padomu laika cilvēkiem. Tā bija ļoti specifiska vispār valsts Mēs struktūra. tagad mācāmies būt. Mācāmies, jā, mēs mācāmies. Un tās ir tās lietas arī, ar ko ieiet tādās attiecībās. Es, piemēram, nejūtos pietiekoši vērtīgi. Jā, es tagad, ka man ir tad pašvērtējums, lai es būtu pietiekoši vērtība, man ir tik un tik jāpelna, man ir tas un tas visam jābūt. Un tad, kad tu tāds nejūties, tu meklē kādu, kas tev palīdzēs sasniegt to vīziju, kas īstenībā nāk no tā, kur es neesmu pietiekoši vērtīga. Un tad tas arī nobrūk, ja, un kamēr tu aptver, ka tu esi vērtīgs tāds, kāds tu esi. Vitu vēl, Tad ir tās, jā, jā, saki. vēl viena tēma, par ko mēs varētu šovakar varbūt parunāt, ir, kā tur ir ar tiem spoguļiem. Mēs jau vērsākām tajā Instagram kontā šo tēmu, Jā. bet jā, nu, līdz ar to arī šis te, nu, ko mēs sakām, ka tev, jā, mums tiek iedoti cilvēki, lai kaut ko mācītu. Pilnīgs, tas ir ok. Mums tiek iedoti cilvēki, lai mēs uzturētu savu identitāti. Tas ir ok.
kāpēc viņš ir tavā dzīvē, ko tu gribi, kādu identitāti tu gribi sevi uzturēt, tāpēc, ka tev ir šis cilvēks. Bet šī spoguļošanās arī ir viens, ko mēs vienmēr uzsveram, ka, nu, ka otrs cilvēks ir, nu, tā kā kaut kas, kas tev spoguļo un kaut kas tev tur sevī. Bet tad, kad tu esi šajās te kaut kādās vardarbīgās vai neveselīgās attiecībās, nu, tad kas tad tur notiek ar to spoguļošanos? Nu, tad arī sēž, es arī tā es darīšu, ko viņš man spoguļo. Ja? Vai viņš spoguļo man iekšējo varmāku, un es arī esmu vardarbīga, re, kur es esmu vardarbīga. Jā, es esmu tāda un es esmu šī tāda. Un viņš vēl arī pasaka, ka tu esi tāda, jā. Jo lielākā daļa cilvēku, kas ir izdzīvojuši šādas attiecības, nāk un prasa, varbūt es esmu narciss, jā, varbūt es esmu psihopāts, jā. Un, jo tas ir tas, uz ko tevi virza, jā ar gaslightingiem, visiem paņēmieniem, ja mēģinot tev traku padarīt literāri, ja, ļoti bieži. Un tad tu sēdi un domā, nu jā, es pat esmu arī vardarbīga, reku manī ir, es tur esmu uzkliegus uz bērnu, jā, es taču pat uz viņu kliedzu, es taču pat uz viņu lamājos, es taču arī tāda pati esmu, ja, muļķības. Tas tā nav. Jā. Protams, ir cilvēki, kas mums patieši arī kaut ko izspoguļo, bet viņi noteikti nespoguļo tavas sliktās ēnas puses. Jā. Un vispār, ja runa ir par spoguļošanu, par šādu veidu spoguli, tas spogulis nedarbojas tā kā tad, kad es skatos uz tevi spoguli, es redzu, reku sarkans lūpas, divas acis deguns, jā. Tas ir savādāk. Tas ir tāds tā kā greiz, es varētu teikt, tāds šķautņainais spogulis. Ja? Viņš tā kā tu redzi, bet tu redzi caur viņu citu aspektu sevī, caur viņa darbību. Tu neredzi to, ka ne jau tu esi tāda tā kā viņš, bet viņš uzrāda pavisam citu kaut ko. Ja? Nu, ko tas varētu uzrādīt, viņš mani vainoja, ja, piemēram, kad es tur, nu, es tagad mēģinu tagad iedomāties, mani vaino, kad es nu, tad man arī ir piemērs, ja, kad bijušais vīrs brauc mājās no slēpošanas, un es vāru zupu, krāmēju māju, un zupa nav gatava, māja nav sakrāmēta, bērni kaut kur tur, nu, katrs savā istabā kaut ko ņemās, un viņš uztais histēriju, ja, par to, ka nav zupa gatava, viņš nav pienācīgi sagaidīts. Tad, ko viņš manī spoguļo, ne jau to, ka es esmu histēriķis vai briesmi vai kaut kāds, kas pieprasa, lai viņam tur būtu zupa gatava, kad viņš atnāk mājās, bet viņš manī spoguļo to, ka es jūtos vainīga par to, ka es neuzpildu kādu prasības, jo es arī tajā brīdī jūtos vainīga, ka tā zupa nav uzvārīta. Un man gadi pagāja, mēs vēl. Un es vēl gāju uz elpošanu, tas pasniedzējs saka, tev vispār tā zupa nebija jāuzvār, un es nevaru saprast, kā. Es domāju, nu labi, es saņemos viņam noticēt, es pat viņam noticēt nevarēju, ja? Nu kā man nebija jābūt uzvārītai, kamēr man vispār kaut kāds marazms, nu, protams, ka nē, nu, loģiski, es mīlu cilvēku, mēs viņam uztaisam vakariņas, tas ir forši normāli miedarbība, bet ne jau tā ir kaut kāda prasība, es jau neesmu kaut kāda, Nu tāds, tad viņš man uzrādīja šo te manas pašas jušanos vainīgai par to, ka es neuzpildu prasības, un mēs ļoti bieži jūtamies vainīgi, ka mēs neuzpildam prasības. Tad, kur mēs dabūjam pausīm skolā, ja, tu tad neesi iemācījies mājas darbam, tu dabū pausīm, kas ir principā prasība, ja. Kontrolē prasības, atzīmes, tu visu laiku dzīvo neizpildītu prasību pasaulē, un mēs a priori zinām, ka tu nevari izpildīt visas prasības, tas nav vienkārši iespējams. Tad viņš manī uzrāda šo te lietu, ar ko man ir jāstrādā. Un tad ir tā nākošā lieta, kas ir šīs te, par ko es runājam, par šo te spoguli. Tad, kad tu sadziedējies no tādām attiecībām, tas nedrīkst būt pirmais solis. Jo tas ir tas moments, ka tās ir ļoti labas tādas vērtīgas lietas, ko tava psiha pagriezīs pret tevi pašu. Ja tu esi bijis ļoti ilgi, upura lomā, attiecībās, kur tu esi upuris,
tava psihe pagriež visu šo te pret sevi pašu, jo tas viss ir tādā pārspīlētā nozīmē, tad jā, vai es jūtos vainīgi, man jāizstrādā vainas apziņa, man jāstrādā ar piedošanu, un es to sāku darīt bez maz tā kā, zināt, tā kā es, kas esmu kļūst savu vardarbīgā mamma, kas tev liek tagad izstrādāt, nu, es atkal esmu varmāka pat pret sevi, paņēmus vienkārši tikai citu instrumentu, ar ko es sevi varmarizēju, jā. Jā, mīļās, un, protams, es gribu uzreiz piebilst, jā, upuris un varmāka, viennozīmīgi upuris un varmāka, jo tikai tādā veidā var iziet no šīm te, no upura apziņas šajā spēlē. Jā. Man arī tas bija tā, upura apziņa, ok, uzvarētāja apziņa. Tā, es neesmu bijusi nekur nekāds upuris, nekādās attiecībās neesmu bijusi upuris, man ir jāiet ārā no upura apziņas, un tad tu kaut kur skrien šitā, zini, tā kā pa virspus, pat nevarētu teikt kā vāver par riteni, bet tu šitā te man bija tā sajūta, es skrienu, un tu nevari tikt ārā. Un kamēr man nācās atzīt, jā, es biju upuris un varmāka, un tajā brīdī, kad es to spēju atzīt, tad es izkāpju no tās upura apziņas, jo es esmu paņēmusi situāciju tādu, kāda viņa ir savās rokās. Nu, to, cik es varu. Nejautāt cilvēku rīcību, jo tas, kā viņš rīkojās, tās, ko viņš dara, tur ir nulle manas atbildības. Šito atceraties, tur ir nulle manas atbildības, jo viņš tā dara, tāpēc, ka viņš tāds ir. Jā, tas ir viņa dzīve, viņa izdzīvošana. Es varu, nezinu, darīt, tas ir apmēram tā kā, nu, iedomājieties, ziemā ir augsts, nu, Latvijā ziemā ir augsts, es nerunāju par globālo sasilšanu un to, bet, nu, ziemā ir augstāks kā tagad jūlijā, ja, augustā, ja, ir augsts. Un tas, ka tur ir augsts ārā, tas nav saistīts ar mani. Ja? Es varu griezt īstus matus, es varu vilkt zaļu, zilu kleitu, nezinu, taisīt vakariņas, netaisīt vakariņas, teikt otru, kļūt tādu šitādu. Ir augsts, tāpēc, kad ir. Un tas ir viss, un tas nav ar mani saistīts. Protams, labi, mēs tur varam domāt mūsu tur enerģiju, vibrācijas, bet nu tā pa vienkāršo, ja. Un te ir tas pats, tas cilvēks tā izturās, jo viņš tā izturās, tas nav ar mani saistīts. Jā, Man Eva liekas, tāds prasi. jautājums, ja mēs šitā pieejam tam visam, tad, piemēram, nu, tam cilvēkam, kas, nu, tā kā varbūt ir tajā upurī un viņš ir izkāpis no tā upura ārā, ja viņš to otru cilvēku saprot, viņš tāds ir un pieņem viņu, Jā, vai ir jā, jā. iespēja tad palikt kopā attiecībās? Bet tas jautājums ir katram jāuzdod sev pašam. Tas baigi interesanti. Es vienkārši aizdomājos par to, nu, ja tu esi jau, nu labi, tas katram tas ātrums būs citādāks, bet vai nu, ja mēs arī šobrīd, nu, tā kā mācamies un runājam par to, ka ir liela māka pieņemt otru ar visu to, kas viņš ir, bet droši vien, ka tur ir tā robeža, bet tad, kad viņš sāka man ar to darīt pāri, tad tas droši vien vairs nav normāli. Bet, kad es to cilvēku pieņemu, es saprotu, viņš tāds ir. Es zinu visus knifus, visu, bet es viņu vienalga ļoti mīlu. Vai tur jābūt ļoti Ā, spēcīgam no tām cilvēkam, kas ir izkāpis no tā upura, man liekas, ļoti stabilam, ļoti pārliecinātam. Es nezinu, varbūt kāds grib kaut ko pateikt, jūs droši varat, Jā, jūs varat prasīt vai jūs varat jautāt. jautāt, jūs varat Jā, iesaistīties mūsu jā, sarunā. jā, Pilnīgi jā. noteikti. Vai iebilst, vai piebilst, vai Jā. noteikti. Jā, citādi jau arī. Nu, zini, kā tas ir. Pieņemt nenozīmē atļaut ar sevi darīt, kā grib. Tā ir tāda, tā nav, tā nav tā pieņemšana, tā ir tāda pieļaušana. Jā, pieļaušana un pieņemšana ir atšķirīgas lietas, jo tas cilvēks turpinās darīt to, ko viņš dara. Un, Nu un jā. tad, kad es principā pilnībā izkāpju no upura apziņas, nenotiek saspēle, jo ko tad es daru? Es mīlu sevi, tas pirmais solis ir es mīlu sevi, un ja es mīlu sevi, man ir defaultā robežas, jūs saprotiet, tu sāc vilkt, sevis mīlestība pieprasa robežas automātiski, nu tu nevari mīlēt sev, nenospraužot robežas, tas nav iespējams, jā. Un šādas attiecības nevar pastāvēt, ja tev ir robežas. Jums nenotiek vairs tā
saspēle, jo tam Jā. cilvēkam, jo tā spēle ir iespējama tikai tad, kad tev nav robežu, nu vai, nu labi, vai man ir robežas, un es tikai ļauju staigāt pa tām robežām, nē, Nu, ir jau patiešām, tā, ka jā, viņam vajag to jo tuvumu, viņam, kā tāda baterija, un ja tu jā, vairs dod to jā, enerģiju, tad viņam paliek tu vairs neinteresanti. nedod, jā, viņam Viņš paliek, pats viņš ne, saka, jā, jo viņš jau, jo tas nav, tā nav, redzat, mēs redzam to otru, mēs domājam, ka tas otrs cilvēks mīl tāpat kā es mīlu, ka viņam ir tāda pati sirds, bet mīļās meitenes nav tāda pati sirds. Jā, tie ir cilvēki, kuriem ir citādāk. Un jā, un es esmu viņa baterija, un es vairs nedarbojos kā baterija, jā. Tad, ko viņš darīs? Viņš visām varēm mēģinās to, mēģinās man izsist no tā stāvokļa ārā, jā. Un, nu, tad, nu, kad kas notiek, kad šie cilvēki paši aiziet, nu, tad, kad tu viņam paliec pilnīgi neinteresants. Jā. tu neesi tā Tad, kad viņam paliek, sieviete, ko es tu neesi tās sapņoju. sievietes, visu tu vairs neesi, jā. Un tad noteikti, un viņš var teikt visu, vai kā, tu nospraud robežas, Dievs, cik drausmīgs cilvēks, es tu par mani nemaz nedomā, tu tikai par sevi domā, jā, tu esi tur tāda un tu esi šitāda, jā. Un kas tev pilnīgi vienalga, kā es jūtos, jā? Nu, kas tu esi par cilvēku? Tu par bērniem vispār vairs nedomā. Tu šķirsies, kas tev vienalga, kas ar bērniem notiks, jā? Kas tu gribi, lai es aizēju? Mhm. Nu, tas viss ir tādas manipulācijas. Bet, nu, viņam, jā, viņa aiziet tad, kad nav interesanti, bet viņam parasti. Nu, viņus pievelk arī tas spēks un tā krāsainība, jo viņam jau vajag resursu. Ja? Viņam jau vajag to resursu, un tas resurs ir tur, kur tas resurss ir. Tā kā mīļās parasti jau tās ir spēcīgas sievietes, spēcīgi cilvēki ar lieliem resursiem, kas kļūst par šādiem upuriem. Bet viņš to resursu smeļ ārā. Tad jautājums, ja es sevi mīlu, es esmu tas pirmais, ar ko vispār šo te sāku ar sevis mīlestību. Ja? Tu sāc to dziedēšanos ar sevis mīlestību. Un tad, kad es sevi mīlu, nu kādā veidā es vispār varu atļaut, ka pret mani tā izturās. Un es varu mīlēt to cilvēku līdz mūža galam, bet man neviens neliek būt ar viņu kopā. Tieši tā. Ja? Un vēl kas ir lielas kļūdas, ko es arī pati esmu iemācījusies ar savu pieredzi. Es viņam piedodu, un es atsāku ar viņu attiecības. Nē, piedošana un attiecības ir cita lieta. Es viņam esmu piedevusi, bet es mūžā ar viņu viss, jā, tur ir tas viss, jā, tā ir manas pašas brīvības atbrīvojuši sevi no šīs saites, jā. Bet es nesataisu, zinat, kā tu piedod, un tad atkal atnāk un atkal sabradā tavu dvēseli, un atkal ir jāpiedod, ja, jo viņš jau iet ar tiem pašiem gumijniekiem, kas viņam ir, ja, viņš jau nevelk citus, ja. Tad atkal ir jāpiedod, tad es tāpat paliek šīs te robežas. Un kas ir vēl ļoti bieži, es jau nesaku vienmēr un visiem, bet ļoti bieži tas, kas liekas mīlestība šādās attiecībās, tā ir traumas saita. Tā ir, tā ir bērnības stāsti, tie ir parasti, tā nav. Jā, ir tā mīlestība tāda, kas stāv pāri visam, jā, bet kaut kā, tad, kad tu strādā ar sevi un izstrādā, tad tu pēkšņi ieraugi, ka tā nemaz nav mīlestība, un tā kaisla pret tavu to cilvēku nav bijusi patiesa kaisla, bet kaut kāds apmāns. Jā, tas ir bijis apmāns. Es esmu Un, ļoti priecīga, Vita, ka mēs par šitām tēmām runājam. Man ir tiešām tik ļoti priecīga ap sirdi, kad mēs varam tik brīvi par to runāt. mm, Un ka tas nav katram jāsēž savā stūrī un jā, jācieš un jāmocās. Un mm, šobrīd ikvienam cilvēkam ir iespēja būt brīvam, sakārtot šo te attiecību mm, jautājumu un par to runāt. Mēs varam brīvi par to runāt. Mums nav, tas man liekas, ir tik kaifīgi, godīgi sakot. jā, jā, un runa, jo par tām lietām ir jārunā, saprotiet, tad,
kad par to runā, arvien vairāk runā, kas tad man palīdzēja vispār ieraudzīt, kas notiek attiecībās, sāku lasīt rakstus internetā, redzēt video, ja tu tad skaties, kur cilvēki runā, tu saki, bet šitas tā ir tas pats, kas man attiecībās notiek, rekas tas ir, ja. To gan man ar pēdējo partneri tur bija pavisam citādāk, es to ieraudzīju pati, bet, nu, tad tu sāc meklēt informāciju un tu iegūst, par to ir jārunā. Un vēl kas arī ar vardarbību ir milzīgs kauns, ka ar man kaut kas tāds notiek. Man bija nenormāls kauns par to, un tas ir lielākajai daļai sieviešu. Un kas ir unikāli, viņš jau pret mani izturās, bet man ir kauns, kad es kaut ko tādu pieļauju savā dzīvē. Ja? Un tad tas, nu, ar kaunu arī tur ir jātiek galā. Ko es gribēju, kas mums ir pie tēmas, ja tad noteikti pastāstīt. Ko tad darīt, ko nedarīt, ja jūs saprotat, ka jums kāda draudzene vai draugs, ja, ka jums kaut kur kaut kas tāds sāk notikt, nu, ka jūs redzat, ka mīļam cilvēkam kaut kas tāds notiek, kā to vispār var pamanīt, un ļoti bieži, kur mēs sākam tā kā, nu, tā kā šķīvi skatīties, cilvēks sāk uz to draugu, ja jums, piemēram, nu, te es teikšu draudzene un draugs, ja, es saku, tur var būt jebkuras attiecības, tur var būt arī, nu, homoseksuālas attiecības, jebkurā veidā šis ir iespējams, bet tad attiecībās sāk tas otrs, nu tā sieviete, piemēram, viņai kaut kas sāk mainīties, ja. Es ar iepriekšējo vīru pārspīlēti hiperģērbos, pārspīlēti izkopu figūru, vispār kā modelis skatījos, ja tādā, tu ej tādā hiper kaut kādā. Ar to nākošo džeku es izskatījos drausmīgi. Nu, es lūpas nekrāsoju, es nezinu, kādas es tur paltraks vilku mugurā, tā kā vispār kaut kādas, es ne, nu, kaut kādas vaiprātīgas drēbes, un tā kā citi cilvēki drēbes, tā kā tāda veca švabra, ja, man liekas, es izskatījos jau tur. Tas bija traki. Jā, pilnīgs ārprāts, tu neesi tu vairāk, jā. Tad jūs sākat pamanīt, ka tajā cilvēkā kaut kas mainās, viņa kļūst nomāktāk, apjukusi, viņa sāk, tas upuris sāk uzdot jautājumu, vai es neesmu traka, jā, jo tev liekas, ka tu sāc traks palikt, jo tur arī ir tas viss, tas crazy making, tās lietas, jā. Alkoholam var pievērsties. Cilvēks var ļoti bieži dzert, un tad skatās, johaidī, man draudzene dzert, saka, nu, jā, tad, bet tas tā izbēgšana, tā ir tās bēgšanas pakāpes, jā, tu neko citu nevar aptvert, nu, tad tu vismaz dzeri, jā. Tad sāk dzert, sāk miglainība galvā palikt. Tu ieraugi, ka tev draudzene pēkšņi ir izklaidīga palikusi, viņa aizmirst lietas, viņa vairs nesaprot, viņa nevar. Viņi nevar atrast, viņi nesaprot, kur viņi bijusi. Viņi ir izklaidīgi, viņi aizmirst, viņi ir miglēnība galvā, viņi ir panikas lēkmes, baiļu lēkmes, jā, stress milzīgi eskalējās. Un viennozīmīgi, kas tad liecinātu, ko var veselīgas, neveselīgas attiecības, viena no lietām ir, jūs pajautājat cilvēkam, kāpēc tu esi ar viņu kopā, jā? Un tad veselīgās attiecībās mums ir viena vērtību sistēma. Mums patīk kopā pavadīt laiku. Mums ir viens pasaules redzējums. Jā, super. Jau mums ir kolosāls sestdiena rīta. Mums patīk iet tur un tur kopā. Viņš man ir labs draugs. Jā, loģiski mēs strīdamies. Jā, protams, dažreiz sasrīdamies, bet man patīk, kā mēs atrisinām strīdus. Respektīvi, cilvēks dod tādas konstruktīvas lietas, reālas lietas, kāpēc viņi ir kopā. Tās būs reālas lietas. Toksiskās attiecībās, vai mums ir tāda enerģētiskā saikne. Man ir tā velk pie viņa. Mums ir tāda emocionālā saskaņa, mums ir dvēseļu saskaņa. Nē, to nevar izskaidrot. Mūsu attiecības, tas jau nepakļaujās nekādam skaidrojumam. Tas ir vispār kaut kas kosmisks, tas ir ārpus šīs pasaules. Vot, ja jums kāds sāk kaut ko šitādu runāt par savām attiecībām, tad ir jāsāk jautāt, ne jau tas jau nesaka 100%, bet tad vajag bišķi palūkoties, un tad, kad tu pati par savām attiecībām, zin kā, tu pati par savām attiecībām tā sāc runāt, tad arī jāskatās, kas tur notiek, ja. Un, tas ir tas viens no rādītājiem. Un tad, kad tu redzi, ka tavai draudzenei kaut kur brauc šķīvi kaut kas, jā, noteikti nedrīkst teikt.
attiecībās viss ir 50 uz 50, paskaties, kur tad tu pat esi vainīga nekādā dzīvē. Ja? Tu ieraugi, viņa atnāk ar zilu uzsīs stāci un tu viņai pateiksi 50 uz 50, tā nav. Pirmkārt, tas tā nav, ja? Tas ir sviests, un otrkārt, tas to cilvēku iznīcina. Ja? Tu tad nedrīkst teikt, ka 50 uz 50, bet, un sāk prasīt, kā tu jūties, ja, kas ir pamazām runāt, vai tu esi gatava parunāt par to, prasīt, kā es varu tevi atbalstīt, kā es varu tev būt blakus, ja, vai es tev varu kaut kā palīdzēt. Un vienmēr teikt, tu vienmēr vari nākt pie manis runāt, maksimāli radīt drošu telpu tam cilvēkam, ka viņš var nākt un runāt, jo būs milzīgs bailes runāt, milzīgs kauns runāt. Lai, ja pasaka 50 uz 50, tu kaunā tas cilvēks iekrīt, ja? Un, noteikti arī, nu tad, nu jā, arī varbūt tā, ka tu redzi no malas, ka tas cilvēks ir vardarbīgās attiecībās un viņš to neredz. Tu nevari ieteikt, ev, mīļā, paklausies, man te tā izskatās, ja, Tev ka nav. tas tavējais džigits, viņa, viņa sāks aizstāvēt to vīrieti, ja tā nedrīkst teikt, tā nevajag, nu, tas nenostrādās, ja. Ir ļoti uzmanīgi, ko var darīt, klausies, es vakar redzēju tādu un tādu video, jums tur ir kaut kāda video, parādat kaut kādu video, klausies, es vakar dzirdēju, var arī pastāstīt, jā, tad, tās pazīmes pastāstīt, es to redzēju, jo tad viņi sāks pamazām ieraudzīt tev, bet šis tak izskatās kā man, bet šis tak izskatās kā man. Un tad, kad tas cilvēks atnāk beidzot un pasaka, tad jā, atnāk un pasaka, man tā liekas, ka tu runā par manām attiecībām, tad nevajag teikt, ja es mīļā, tu tagad beidzot ies projām, tu priecājies par savu draudzeni, kas tiks ārā no varmāks nagiem. Tā, es ļoti labi teicienu dzirdēju, tad arī tieši par šo te tēmu, kā tur bija, Mēs neviens nezinām, kāda kuram ir līguma ar nelabo, ja, apmēram, bet tās attiecības arī tieši tādas ir kā Gētas Fausts, ja, un tad pamazām nesākt viņai uzspiest, nekrist virsū ar savu viedokli, bet kā es varu tevi atbalstīt tajā? Ja, kā tu jūties, pastāstīt, kad varbūt viņai ir vajadzīgs, varbūt viņa grib ka viņa var griezties pēc palīdzības pie terapeita un tā tālāk, tā tālāk. Kā es tev varu atbalstīt un tu maksimāli man var runāt droši telpu tam cilvēkam radīt. Un jā, tie var būt gadi, kamēr viņa aiziet projām no tām attiecībām. Tā lielākā māksla ir būt blakus tam cilvēkam, mīlēt viņu, kamēr viņš iet cauri tai pieredzei, piedāvāt visu iespējamo atbalstu, protams, palīdzēt teikt, ja, ka viņai varbūt vajag atbalstu, viņai vajag arī profesionālu atbalstu tā tālāk, bet lai viņa pati izdara izvēles un pati iet tam cauri, ja. Nesākt mēģināt viņu vilkt no tā ārā, ja, nesākt tev paklausies, tu zini, bet būt ļoti uzmanīgi un arī saprast, jā, kad aiziešanai no šādām attiecībām var būt reāls sekas. Jā, tas ir jādara ļoti uzmanīgi. Jā, tas tiešām klusu arī jādara. Tā, es apstīšos komentārus. Labi, meitenes. Es tev izlasīšu viņus tūlītās. Jā. Es gribēju arī, tā kā pastāstīt to savu pieredzi, kad par manām attiecībām šeit Turcijā manējie jau gluži būtiski pēc gada, pusotra, 2 teica, Eva, tas ir galīgi garām. Tas ir spiests. Un tas viss tā arī palika. Bet mēs ilgi bijām tajās attiecībās. Bet tieši tas, ko tu teici, man neviens nespieda, ej prom, brauc mājās, vai vēl kaut ko, vai vēl kaut ko. Viņi pieņēma to, ka tas, es tā kā sapratu, bet es nevarēju tikt no tā ārā. Es sapratu, ka nav kaut kas kārtībā, bet tas bija mans ceļš. Man vajadzēja pašai iziet tam visam cauri, bet pašā laikā manējie visi man nekad nepārmet to. Ja? Viņi bija man blakus un ļāva man piedzīvot to, kas man ir jāpiedzīvo, kamēr es pati nonāku līdz tam,
Punkts. mm, Viss. Es no šitā visa atvados. Ja? Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi. Tā ir mana dzīve, protams. Es esmu gatava 10 gadus šitā čakarēt sevi, nu tad uz priekšu. mm, Vai vienalga, tas nav tā, kā tu saki, kad ir ļoti svarīgi, lai tu vienkārši ir blakus tev kāds, kas tev mm, kā, to lauku pieskata, ja? Un jā, tev pašam ir jāaiziet tas ceļš, un tas var būt dažāds. Tas var būt gads, tev var būt 10, var būt 12 gadi. jā. Bet, ja tu pats ar to esi mierā, tas arī no rakstura un daudz no kā cita ir atkarīgs, vai ne? Bet principā tiešām ir tam cilvēkam, kas ir tajās attiecībās, viņam pašam ir jāizaug līdz tam, ka viņš pats var pielikt punktu, nevis kāds viņam saka, tu ej prom, es jau to pagājušajā gadā teicu, ej prom. Un ja viņš nav līdz tam izaudzis, viņš būs tikmēr tajās attiecībās, kamēr viņš izaugs. Es to no savas pieredzes varu teikt. Jo mums katram ir Jā, kaut kas. Es izlasīšu jā. ļoti interesanti Gunita raksta. Paldies, šī saruna ir ļoti vērtīga, jo tā vēlreiz apstiprina to, pie kā nonācu izziņas un meklējuma ceļā. Man pagāja ļoti ilgs laiks, līdz sapratu, ka laulība iet pilnīgi šķērsām. Es meklēju, gaidīju, redzēju zīmes, ka tūlīt būs mums tuvība un intimitāte. Ar citiem viņš mācīja sarunāties, bija iejūtīgs, bet ar viņu nemācēju runāt. Es viņu prāt domāju nepareizi. Un atkal devu viņam iespēju, jo domāju, ka vaina ir manī. Man jāstrādā ar sevi. Tas ir tas, par ko mēs šodien runājām. Ja? Tagad zinu, ka vienīgā pareizā izvēle ir šķiršanās, un šīs attiecības bija vienīgi vienvirziena kustība. Nu, nu, Mhm. jā. Um, Paldies, ka tu padalījies, ka jā. tu uzrakstīji to, Super. Gunita. Un Anna Paldies raksta, tev liels, jā. visās Jā, situācijās klāt ir bailes. Kā ar tām tik galā, jo pēc tam rodas vēl trakākas lietas, jo nākotni mēs paredzēt nevaram. Te ir tas, no kā mēs arī runājām par to, ka mums ir, tur atkal ir viens cits stāsts. Mums ir mēs baidamies vadoties no iepriekšējās pieredzes. Kad tās bailes mazinās tad, kad mēs atlaižam to iepriekšējo pieredzi. Jo viņas pa lielam balstās uz šo iepriekšējo pieredzi. Mums nesanāca tad, vai mums bērnībā bija šitā, un tad ir tas, ka tu neesi gatavs doties tajā nezināmajā, bet tajā nezināmajā varētu būt tas labākais, kas tev vēl priekšā. Un tāpēc mēs dzīvojam tā kā no vienas puses drošāk kaut kādā savā burbulī un ciešam, un esam gatavi iziet ārā un paskatīties, kas tur aiz tā logā, aiz apkāršņa. Un tur īstenībā sen jau tur gaida, ka tu vēl sēdi kaut kur, nezinu kur, un nezinu, ko mēģini saglābt. Bet paldies, Gunita, jā, tas ir tas, kad, jā. es par vēlēm. Tieši tāpēc arī ir šī saruna. Tieši tāpēc arī mēs nākam kopā, jo mēs gribam, lai jūs, sievietes, kurām tiešām ir, vai kuras grib sakārtot, ja kuras ir šādās situācijās, lai jūs saprotat, pirmkārt, ka jūs neesat vienas, otrkārt, jums vienmēr ir blakus, un šobrīd mēs gribam, tā kā, iet kopā un palīdzēt jums tā kā atrast tos risinājumus, lai jūs tiekat ārpus tā aiz tā horizonta. Tur kaut kas pavisam cits jūs gaida. Mūs arī tur. Es par vēlēm vēl Jā, iestarpināšu. gluži Labi, droši. meitene, Jā. ir, ja ir šādas pieredzes bijušas vai ir ar bailēm, ir ļoti jābūt ar lielu cieņu vispār pret visām savām emocijām, bailēm, dusmām, vispārējo, ja. Jo ir viena, vat tās bailes, kā tu saki, vat tās bailes, kas ir no nezināmā un tās, bet tad pirmkārt bailes ir izveidojušās ne jau tāpat vien, Mm. ja. Tas nav tāds, ka es kaut ko pēkšņi paķēru, viņām ir bijis iemesls tām bailēm, ja. Viņas ir izveidojušās no draudīgām, apdraudošām situācijām. Un
tad ir uz to jāpaskatās, kur tās bailes ir radušās, kādā veidā. Jā, un tad, kad tu izproti, kā viņas ir radušās, tev jau paliek vieglāk, kā, jā, tad tēvs pret man bērnībā tā un tā izturējās, reku man ir tās bailes, jo man tad iekšā joprojām viņas ir saglabājušās. Vai arī tad man ir blakus cilvēks, kurš patiešo apdraud manu psihisko un fizisko veselību. Un manas bailes ir manas izdzīvošanas, tas ir mans instinkts izdzīvošanas. Ja? Viņas man rāda, kaut kas nav kārtībā. Tu baidies, tāpēc, ka kaut kas nav kārtībā, tāpēc, ka tev baid, tāpēc, ka tev ir bail, jo tu esi bīstamā situācijā. Ja? Tas ir noteikti ļoti vajadzīgs. Ja? Tad ir jāskatās, jo haidies, es bīstamā situācijā, nu ko man tagad darīt, kā man tikt no tas situācijas, nu kas man tagad ir jādara. Un vēl kas ļoti labi palīdz šeit ievākt informāciju, un patiešām ievākt informāciju, jo tu vairāk zināsi, jo tu vairāk būsi gatava tām situācijām, jo tev vieglāk aizies bailes. Nu, kaut vai ļoti elementāri man bijušais vīrs, viņš visu pavasari saņēmu katru otro dienu burtiski ziņas, ka man atņems bērnus, ja, ko mums ir bijusi arī bāriņties, viņš ir mēģinājis atņemt bērnus, bet, nu, viņš man tur draud šantažē, prasa naudu. Un es nereaģēju. Tātad, ko es daru? Es intuitīvi vispār klausos, vai man vajag kaut ko atbildēt, jā, labi, paldies, vai nē. Nu, bet tas, ja es atbildu, ir paldies, par ka tu rūpēs par bērnu, vēl kaut ko. Ne jau es viņam mēģinu attaisnot, ne jau es viņam mēģinu paskaidrot, jā. Bet tas ir kaut kas, kas, ja man ir tiešām tiesa, kad ir, kā es esmu atbildējusi viņam tikai tik. Bet ko tad es daru? Tad es skatos, nu, tas tā komunikācija ar viņu, principā klusums pārsvarā tas ir, jā. Un otrs, es aizēju, sameklēju juristus, es meklēju maksimāli daudz informāciju. Nu, pat tad reku viņš man draud ar tiesu, kā man sagatavoties gadījumā, ja viņš iet uz tiesu. Es sagatavoju sevi tām situācijām, varbūt viņš nekad neaizies, jā. Bet, ja viņš aiziet, lai es jau esmu sagatavojusies, jā. Tad man ir, tad es rīkojos, es daru, lai es, nu, tad es rīkojos maksimāli ar šo situāciju. Un es arī, un atcerieties, ka tas nebūs tā, ka tad arī tajā gadījumā es klusēju, ka viņš man tur draud, es saprotu, ka viņš man tur draud, jā, un tas, ka es klusēju, tas nenozīmē, ka man nav nevienā brīdī satraukums vai emocijas vai bailes, ja es esmu normāls dzīves cilvēks un man ir šīs sajūtas. Bet es neskatoties tām sajūtām, veids pareizo rīcības, daru to, kas man ir jādara, jā. Emocijas jums būs, nebaidieties, meitenes, no emocijām. Es vēl šito pateikšu, un tad mēs iesim tālāk, man sajūt, ka tas ir jāpasaka. Jo zinat, kas ir ļoti interesanti arī ar iekšējās izaugsmas lietām, tad emocijas ir regā, mums ir jāizstrādā emocijas, tur ir dusmas, un tur ir vēl kaut kas skaidru bildi, ja dusmoties nav labi, un tur tādam stresainam būt nav labi. Bet ļoti bieži šādās attiecībās tu dusmojies, jo tev provocē. Un vēl arī ir dusmas, tāpēc, kad es esmu skaidri atceros, ka es dusmojos, jo man dvēseli kliedza. Ja? Un ja es būtu nevis mēģinājis izstrādāt dusmas, bet pastīsies, ko man tā dvēseli tur grib pateikt, ja tas būtu aizgājis no tam attiecībām ātrāk, ja. Bet, respektīvi, ir šis te izstrādāt emocijas. Tu gaidi, kad tev nebūs emocijas kaut kādās konkrētās situācijās, tās negatīvās, un tu mēģini viņas izstrādāt. Un kaut gan patiesībā emocijas ir ļoti bieži kaut kas, kas mums parāda, nu, es varu ar viņām vadīties, es varu atpazīt, es varu pateicoties emocijām saprast, kas notiek, ja, un viņas ir pamatotas ļoti bieži. Un tad ir psihopāti, kuriem nav emociju praktiski, ja viņiem ir sava emociju spektrs, bet tas ir savādāk. Un psihopātisks vai sociopātisks cilvēks, ja, tad viņš jūtās kā baigais ērglis. Es esmu ļoti daudz izstrādājis, es jau esmu pietuvojies tolus līmenim. Saprotiet? Tas ir, es jau šitajā spēlē bijusi, ja, tad viņam liekas, ka viņš vai krūts, un ārprāt, cik krūts tas cilvēks, viņš ir tik mierīgs, ja, visās brīžos, tāpēc, ka viņam vienkārši johaidī, ja, ir. Tā, lūk, tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem arī ar šito te. Un emocijas būs, nevajag baidīties, kad ir emocijas, jā, tas ir ok. Bet mēs, protams, strādājam ar viņām, bet
Tas, ko es vēl sapratu, arī aiziet pēc tādām attiecībām, ļoti bieži ir tāda autiska sajūta. Liekas, es tā kā, nu, riktīgi, es nevaru vairs tā dzīvot līdz saviem draugiem, es nevaru tik dzīvi dziļi, bet man tas atgriezās atpakaļ, es nevarēju, man vairs tošām tas pirmo reizi sajūta, kā es ar draugiem, es domāju, wow, cik krūta, jā. Tas arī ir viens no izdzīvošanas mehānismiem, ka tu atdalies. Nu, tu nevari būt pilnīgi ar visām sajūtām tajā iekšā. Ja? Nu jā, es gribēju teikt, pievērst uzmanību emocijām un negaidiet, ka jums viņas viss ir vajag jāizstrādā. Va. Saki jau, kas tā ir jāsaka. Man nekas Ko nav tu gribēji jāsaka. teikt? Nē, es vienkārši, es gribēju Es domāju, jautājumu. lūgt visiem tiem klātesošajiem salikt tagad plusiņus vai mīnusiņus, vai jums vispār patika šī saruna un bija vērtīga. Lai mēs ar Lītu saprastu, vai mums ir jēga turpināt. Varbūt ne šovakar, varbūt citu vakaru. Mhm. Salieciet plusiņus un mīnusiņus, un mēs sapratīsim, ko mēs darām tālāk. Uh, Jā, paldies, Gunita. Paldies! Rekā, jūs čatā liekat. Jā, Mēs tur esam pie čatiem. meditācijas tūlītās. Jā, mīļie, nu, kādai daļai viss ok, jā, paldies. Jā, mīļie, un es domāju tā, ka mums šokar vēl plāniņā jums iedot mazu meditāciju no Lītas, lai tā jauki nobeidzās, un mēs ļoti atkal tādā jaudīgā laikā tas viss notiek, rītdien ir lielie lauvas vārti, un, nu, tā kā viss notiek tad, kad tam ir jānotiek. Un es gribu jums teikt tā, ka, kā jau es no nodarbības tikšanā sākumā teicu, mēs iesim dziļāk. Un mūsu nākošā tikšanās ir pēc 2 nedēļām. Tas, laikam, sanāk 21. augustā. Vakarā ir Zūmā Lītas meistarklase. Mēs turpinām šo iesākto, bet jau nopietnāk. Un meistarklase saucās Atgriešanās pie sevis. Jā, mīļi gaidīt esiet šajā meistarklasē, jo mēs iesim dziļāk un turpināsim. Un tad tie, kas tiešām gribēs ar to strādāt, ar šo te situāciju savu, dziedināt sevi, saprast sevi, atgriezt sevi pilnvērtīgā dzīvē, jums būs iespēja ar Litu veselu 16 nedēļas kopā būt, Mhm. mācīties, dziedināt, darboties un piedzīvot sevi jaunā veidolā. Bet par to visu tad 21. augustā un sekojiet līdzi informācijai, tur būs vēl dažādas labas lietas pa ceļam. Un šovakar es došu vārdu Litai, un jūs savukārt visi varat saskaņoties, noskaņoties. Un Līti mums piedāvā nelielu meditāciju. Tā, bet es vispirms pastāstīšu, kā mēs elposim, jo es fonā uzlikšu hanpa, nu, ko es esmu ierakstījis pirms kāda laika, un mēs elposim šovakar. Un, zināt, jā, bez meditācijas tu nevari tikt no visa šī tā pūra vārā un elpas, to es arī esmu pārliecinājusies, jā. Tad elpa mums būs 2 veida elpas. Pirmā būs tāda elpa, kā ir tā Rimbersinga elpa, bet mēs elposim ar degunu. Es zinu, ka daudz pasniedz ar muti, bet mēs ar degunu elposim. Ja? Un pirmā elpa būs tāda, ka es parādīšu, kā izskatās, un tad es jums pastāstīšu. Un tad, kad es rādu, es drusku vairāk sasprindzinos, bet tad, respektīvi, jums elpojot uz ieelpu, vēders saraujas un krūtis izplešas, ja? Tas ir pretēji diafragmas elpai. Un, lai to veiktu, vieglāk ir, ja uzliek roku vienu uz vēdera, vienu uz krūtīm, tad arī var vieglāk, nu, just to kustību. Bet tas, ka jums uz ieelpas saraujas vēders, tas nenozīmē, ka tā ir sekla elpa. Jā, tas nav šita te, viņi ir, tu iedomājies, ka tu pilnīgi no iegurņa, no ievelc, jā, viņi ir ļoti dziļa elpa, jā, vienkārši sanāk, tad, ka man
Uz ielas paceļās krūtis, tas ļoti labi blokus atbrīvo šī telpa. Viņa arī tīra ārā emocijas un atbrīvo blokus. Un mēģinat uztaisīt telpu, lai ir maksimāli brīvi ieelpa, maksimāli brīvi izelpa. Zinat, kas ir interesanti? Ja, ko es esmu vispār prakses laikā ievērojis, nezinu, cik jūs redzat man degunu. Ja ieelpojot bišķi paplaš nāsis, ja brīvi ir ieelpa, vēlsis paplašās, ja tā. Un ja ir saspringta ieelpa, re, viņas savēlkās, pavērojiet, un ja es ieelpoju brīvi, pamēģiniet to bišķi. Jā, ir atšķirība, un ja bišķi paplašās, viņa automātiski aiziet brīvāk, un tā kā es ievelku un bišķi dziļāk uzreiz iekšā, ne tikai tā, bet tā. Tas, tā ir ļoti laba elpa, ja mēs varam brīvi elpot, brīvi ieelpot, izelpot, tā ir laba veselīga elpa, un tas arī parāda, ka mums ir brīva dzīve pietiekoši. Bet jums šitas var nesanākt, vienkārši mēģināt izdarīt labāko, ko jūs varat. Bet tad uz ieelpu vēders saraujas krūtis izplešas, brīva ieelpa, brīva izelpa, un būs ieelpa deguns, izelpa deguns, vai ieelpa deguns, izelpa mute. Un es teikšu, kā elpot, kurā brīdī, ko darīt. Un izelpojot ar muti, tad būs tā, ka jums būs jāatkabina žoklis, nu, jāatslābina žoklis, ja tā kā, un tad sanāk izelpa ar tādu hā. Tad, kad es, tad tā nav atslābināts žoklis, bet, ja jūs jūtat, ka atslābinās žoklis, tad, kad jums ir stresiņš, jūs atslābināt žokli. Un atslābinot žokli, atslābinās iegurnis, un no iegurņa aiziet signāls smadzenēm, ka viss ir kārtībā. Tas tāds mazs triks, ko var pamēģināt izdarīt. Tāpēc mēs arī tagad elposim ar tādu, jā, un tā, tad, vai, un, Eva Malacis to labi sanāk, starp citu. Es skatos vienīgo, ko es redzu, es varu paskatīties. Un, un nākošā elpa būs ieelpa uz 5 un izelpa uz 8, un ieelpa deguns, izelpa mute, un tā būs tāda mierīga ieelpa līdz 5 un mierīga izelpa līdz 8, un visās elpās mums ieelpai sako izelpa, izelpa, ielpa. Ja jums vajag dzīvē ātri izgulēties, tad iemiedziet, skaitot ar 5 ieelpu un uz 8 izelpu. Ļoti labi palīdz, man pašai ir palīdzējis. Un es, protams, vairākas minūtes tu tā elpo, ne tur pāris ieelps. Un man ir palīdzējis tādās arī situācijās, kur man ir milzīgs stress vai bailes. Man bija, es fiks iestarpināšu, ja man bija lauzt potīti operācija, un tur tie dzelži un to skrūvē, tagad man pavasarī ārā. Nu, tāda diezgan vienkārši padarīšana ar vietējo narkos, bet man tās ir paniskākās bailes, ar man fobiju. Nu, vat reāli tā, nu, tas ir neizstrādāts, zinu, bet man ir pilnīgi tā, ka, jūs zināt, man uz tā galda tagad tur, jā, virsū man pilnīgi, man tā kāja šitā lēkā pa galdu, un es nevaru sev nomierināt. Un tas ārsts man neiedeva zāles. Es domāju, labi, ja man nav nomierinošo zāļu, es varu izdarīt šito elpu. Un es sāku uz 5 ieelpu, uz 8 izelpu, un dažu minūšu laikā kājas mierīgas, un es pat kaut ko jau ar viņiem varu pajokot. Nu, vat reāli, ja, tad tā elpa ļoti palīdz, vat, kad ir tāds, vat, nu, respektīvi, maksimālais stress viņi palīdz arī mazākos stresos. Elpojiet to elpu uz 5 ieelpu, uz 8 izelpa, ja, taisiet viņu iemiegot, taisiet viņu dzīves situācijās, ja, citreiz pastaigājoties var tā pēlpot, ja, tā ir ļoti, 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 ļoti laba elpa. Un tad, kad ir tas 5, 8, tad jūs nedomājat, kur tur ir vēders, kur tur ir krūts, tur jau mēs vienkārši elposim. Tā, mīļās, es ceru, ka viss ir skaidrs. Tātad par šīm te elpām būs diezgan aktīvi sākumā. Ja jūs kādu lietojat spēcīgs psihotropās zāles vai vēl kaut kas, jums ir medikamenti,
dara to ļoti uzmanīgi. Jā, ļoti, ļoti uzmanīgi, ļoti, ļoti, nu, jūs varat, jums ir ļoti, un jebkurā gadījumā jūs pašas regulējat to intensitāti, jā, ļoti, ļoti maigi un ļoti, ļoti uzmanīgi, vai ar grūtniecību. Tad tā ļoti, ļoti, ļoti tādu, jūs drīkst elpot lēnāk, mierīgāk. Es arī pēc narkos, pēc operācijas, es tur elpoju 10% no tā, kā es vispār elpoju parasti, bet man tas ļoti palīdzēja, jā. Tad maigi tajā gadījumā pajūtat pašas. Tā, vai ir kādi jautājumi? Es pastīšos komentāru un tad es lieku, mūziku, jā. Prieks jūs arī visas šeit redzēt. Tā, iekārtojas, jā, ērti, pareizi, iekārtojieties ērti, iekārtojieties ērti. Jūs varat sēdēt vai būt guļus, vai arī tā, kad atspiežās galva, ja? Vēlams jūs arī tiešām atspiežaties kaut kur atzveltnē, jums nav jāsēž kā svecītēm, ja jūs varat arī galvu kaut kur atspiest, šeit poza nav tik svarīga. Svarīgi ir tas, cik jums ir ērti un cik jūs ērti jūtaties. Un es uzlikšu skaņu. Tā, iekārtojieties un tagad elpojiet. Sajūtot savu elpu, es teikšu elpo sajūtot savu elpu. Tagad vienkārši brīva, mierīgi ieelpa ar degunu, mierīgi izelpa caur muti. Un tagad ieelpo, sajūtot baltu par elpu, vienkārši wow, gaisa manī ieplūst, es ieelpoju, es dzīvoju, ieelpo dzīvību, ieelpo ar visu savu ķermeni, pamēģini. Ja tu vari, tad pasmaidi, bet ja negribi smaidīt, savelc lūpas smaidā, jo plūpā mums ir svarīgi enerģija punkti. Mums arī daudz ko dod, ja mēs vienkārši savelkam lūpas smaidā. Ieelpa un izelpa. Un tagad uzliec vienu roku uz vēdera, vienu uz krūtīm. Un atceries, ieelpojot vēders saraujas, krūtis izplešas, vēders saraujas, krūtis izplešas, ieelpa, izelpa, dziļa elpa, dziļa dušīga ieelpa, un brīva, ieelpa, izelpa, ieelpa deguns, izelpa deguns. Es ar muti paelpošu drusku līdz tam ritmam, ka tev būs lēnāks ritms, bet iespējams, jā, bet es paelpošu apmēram. Ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa. Tu vari, tu vari, tu vari. Ja griežās galva vai skudriņas skrien pa pirkstiem, tu vari turpin elpot, tu vari, tu vari. Ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa. Ar šo elpu tu sev atbrīvo, tas tev palīdzi. Ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa. Ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, brīva, ieelpa, brīva, izelpa, ieelpa deguns, izelpa deguns, ieelpa deguns, izelpa deguns, ieelpa, izelpa. Ar šo elpu tu savienojies ar savu garu, ar dievišķo enerģiju, ar dvēseli. Elpo, ieelpa, izelpa. Tu dziedē savu ķermeni, savu garu, savu prātu. Atbrīvo emocijas, atbrīvo sevi. Ieelpa, izelpa. Turpin elpot, noturies pie elpas, paliec pie elpas. Ieelpa, izelpa, ieelpa,
vēl vari. Ielpa, izelpa, ielpa, izelpa. Ja ir drusku pat raku ritms vai pa strauju, samazini mazliet elpas ritmu, bet diskomforts tev būs. Atceries, tu vari iziet cauri dzīves grūtībām. Ielpa, izelpa, ielpa, izelpa. Ielpa, izelpa, ielpa, izelpa. Ielpa, izelpa. Elpo, paliec vēl pie elpas. Vēl mazlietiņ, vēl noturies pie elpas. Brīva ieelpa, brīva izelpa. Ieelpa deguns, izelpa deguns, dziļa elpa. Vēders saraujas, krūtis izplešas. Vēders saraujas, krūtis izplešas. Un tagad elpo tāpat, tikai ieelpa deguns, izelpa mute. Un atceries, izelpa ir ar H. Jā, žoklis atslābinās. Ielpa, izelpa, ielpa, izelpa, ielpa, izelpa. Ielpa, izelpa, ielpa, izelpa. Elpo vēl mazlietiņ, tu vari, noturies vēl mazlietiņ. Ielpa, izelpa, ielpa, izelpa. Un tagad ieelpo un aiztur elpu. Es ar aizturētu telpu un sasprindzinu iegurņu muskuļus. Un es ar aizturētu elpu. Iegurņu muskuļus atslābinu un pamēģinu visu pārējo ķermeni sasprindzinu iegurņu muskuļus un pārējo ķermeni atslābini. Un sagatavojies izelpot, un mēs izelposim ar skaņu. Sagatavojies. Izelpojam kopā. Un tagad aizturi uz izelpu. Aizturi uz izelpu. Un tad, kad tu ieelposi tādu absolūtu dievišķo gaismu un mīlestību, un tu ieelposi sevi Dieva klēpī. Tad ieelpo gaismu, mīlestību, un tu ieelpo sevi Dieva klēpī. Tev Dieva klēpī ir labi, mierīgi, gaiši, patīkami, droši. Tev Dieviņš un eņģeļi pludina dziedējošo enerģiju, un tu tagad elposi mierīgi, ieelpojot līdz 5 un izelpojot līdz 8. Ieelpa deguns, izelpa mute. Sagatavojies ieelpot, es paskaitīšu, tad 1, 2, 3, 4, 5, izelpa, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
astoņi, ielpa, 2, 3, 4, 5, izelpa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un tagad pati skaiti līdzi un elpo. Un tu ieraugi, ka no dieva klēpja tu esi brīnišķā, mirdzošā, dievišķā pļavā, un apkārt tev ir tavi dievišķie eņģeļi un dievišķie skolotāji, kas pludina tev dziedējošo gaismu un visu, kas tev ir vajadzīgs šai dzīvei uz zemes. Tev tur paliek arvien mierīgāk, arvien patīkamāk, arvien gaišāk, arvien spožāk. Un tu pamani, ka pār tevi sāk vēl līt dievišķais ūdenskritums, kas aizskalo projām visu lieko, kādu enerģētisko piesārņojumu, kādas pārspīlētās emocijas, rūpes, raizes, likstas, kaut kādas bagāžas, ko tu stiep no pagātnes, ko vairs nevajaga. Šis ūdenskritums tevi attīra un tev paliek arvien labāk un labāk. Tu esi mierīga, un tu jūties tīrāka un dzidrāka. Mhm. Un pēkšņi tu sajūti, ka tu sāc arī dzert to ūdens kritumu, un tas ir dzīvības ūdens, un tu uzpildies ar tādu jaunības eliksīru, dzīvības eliksīru, un tu viss sāc burtiski mirdzēt, tu atjaunojies, šis ūdens tevi atjauno. Turpini elpot, ieelpojot ar 5, izelpojot uz 8. Tu esi tagad atjaunojusies, attīrījusies, un tu vēl uzpildīties ar gaismu, un tu mierīgs, un tu sadodies rokās ar saviem eņģeļiem, un jūs visi sākat tā viegli līgoties, un varbūt tu pati arī tā mazlietiņa līgojies, fiziski pakusties, palīgojies, atbrīvojās vēl enerģija. Tev dzīvē ienāk līganums un plūdums, lai arī kas tas priekš tevis būtu. Ieelpa 5, izelpa 8. Ieelpa, izelpa. Un tagad tu maigi ieelpo un mazliet aizturi elpu. Un tu atkal atrodies Dieva klēpī. Dieviņš vēl tevi auklē. Un tu jūti, ka tu esi savienot ar Dieva sirdi, un Dieviņš ir tavā sirdī, tu viņa sirdī. Un tagad, kad tu izelposi, tu sajutīsi, kā Dieviņš nolaiž tev atpakaļ tavā ķermenī, šeit un tagad. Un tu izelpo, un tu tagad elpo tā kā tev ir ērti, bet ar katru ieelpu un izelpu tu arvien vairāk savienojies ar savu ķermeni, tu arvien vairāk savienojies pati ar sevi, tu iezemējies savā ķermenī šeit un tagad. Ieelpa, izelpa. Tu ieelpo pirmajā čakrā, izelpo, tad tu iezemējies savā pirmajā čakrā, savā ķermenī.
Tu ieelpo savā galvā, savās rokās, matos, kājās, divanā, mugurā, vēderā, visur, visur krūtīs. Tu ieelpo, izelpo matos. Ar ķermeņa lejas daļu tu savienojies ar zemes centru, no tevis līdz zemes centram aiziet ūdens kritums saknes vai jebkurš cits savienojums. Un no zemītes tev nāk mīloša enerģija, kas tev piepilda ar visu vajadzīgo dzīvei uz zemes. Tu pasaki paldies zemes mātei. Ar galvas virspusi tu savienojies, esi savienot ar dievišķo enerģiju, ar dieviņu, un viņš tevi uzpilda no iekšpuses un ārpuses. Tu esi šo abu enerģiju plūsmā, tu atvērsi acis tikai tad, kad tu būsi tam gatava, un atverot acis, tu skatīsies caur savām acīm. Un esi šajā sajūtā un enerģijā, cik vien ilgi vēlies. Un ar šīs meditācijas palīdzību tu dzīvo arvien labāk un labāk. Paldies tev! Paldies jums, mīļās meitenes! Paldies, paldies! Ar šo es meditāciju beidzu. Paldies, ka jūs te bijāt! Jūs esat visas superīgas! Tā!